Šodienas tēma ir tavi motīvi veiksmīgai dzīvei. Redziet, šeit ir šodien mums pagodinājusi savu klātbūtni, ko es esmu nosaukusi kā to cilvēku Guntaru, piecelies, lai mēs tev varam aplaudēt. Tu būsi tas, kas reprezentēs vairāk garu. Vai tev tas patīk vai nepatīk, bet tā mana sirds teica. Nākošais. Tātad cilvēks nav tikai ķermenis, jā? Manā izpratnē, es domāju, visi pieauguši cilvēki saprot, ka mēs esam arī dvēsele, un mums arī ir ķermenis uz kādu laiku. Un tāpēc par ķermeni šobrīd vairāk Santa, kas ir cigunu trenere, kustību terapeits, kurš, es teiktu tā, ir specializējies uz to, ka viņa spēja ķermeni saharmonizēt ar sirdi un ar garu, ar savām nodarbībām. Paldies, Santa. Tā, Inga Bita esmu es, kas tomēr es sevi ierakstījusi tā kā pie tās dvēseles, jo man šī, es pat teiktu, tā dvēseles dīdītāja varbūt nebūtu slikti, bet īstenībā viņu vajadzētu mācīt gan kā saka, šķīstīt, rūpēties par viņu, mazgāt ļoti bieži, pat biežāk varbūt nekā savas kājas un rokas, kā savu ķermeni. Un es tāpēc man ļoti viņa patīk, es viņu joprojām pētu, es būšu tā, kas runās par dvēseles daudziem slāņiem un kas ar mūsu dvēseli notiek un kāpēc ir tik svarīgi viņai pievērst uzmanību. Un Inga, mums ir, kur ir Inga? Inga ir coachs, moderni sakot, tas cilvēks, kurš ir pieredzējis tādas grūtības, ja kādam interesēs pēc pusdienām tiešām jautājumi, kas ir tik eksistenciāli svarīgi, kā var gūt tādu spēku, enerģiju, lai dzīvotu no jauna, lai pieceltos no ļoti grūtas situācijas. Viņa šodien ar savām spēlēm, rotaļām vai treniņiem arī palīdzēs tiem cilvēkiem, kuriem tas šobrīd ir ļoti vajadzīgs. Jā, es atvainojos pa Guntaru, es nepateicu, ka priesteris. Jā, un zemesardzes, kā tur ir, 31. bataljona, 31. bataljona kapelāns. Tā. Nu, un tagad mēs sāksim. Apmēram 20 minūtes Guntars tā kā reprezentēs to garīgo sfēru. Tātad konference būs interaktīva, viņa nebūs statiska, es ceru, būs interesanta. Un dodam vārdu Guntaram. Jā, es mēģinu kabatā. Laikam, digitālie skatītāji tur skatās, vai ne? Sveiciens viņiem, jo man apsolīja daudz pieslēgties tieši raidē vai pēc tam skatīties. Jā, sveiciens arī klātesošajiem. Nu, vispirms jau liels gods būt šeit, un es pateikšu to, ka tas nenotika bez dievišķās iejaukšanās, jo tur pietrūka, Inga, tev dažas minūtes, gandrīz nepilna stunda, ja tu iepriekš zvanītu, mums tajā dienā Viļakā bija labie stādi, mums bija daudz pasākumu, kur mēs stādījām skolā, pansionātā, arī pie baznīcas ābelītes un augļu kokus, un es visu laiku biju aizņemts, un tikai kaut kādus pusstundu pirms tevis man piezvanīja viens, var teikt, kolēģis, kurš pateica kaut ko ļoti, ļoti negatīvu. Ļoti negatīvu. Nu, zināt, kā notiek reizēm, jā, ka tev pasaka kaut ko ļoti sliktu, negatīvu, un tad es tā nedaudz apsēdos, tajā brīdī es domāju, varbūt jāpārtrauc tā stādu stādīšana, jo tajā dienā mums bija sniegs, jau sāka snikt pamatīgi, un tagad tev rokas nolaidās un domā, nu, kāpēc tu kaut ko dari? Kāpēc tas ir kā tu dari labu, jā, bet rekur tev pastāsta, ka tu nav labi, vai ne? Un es domāju, katrs no jums ir pieredzējis tādu situāciju, ka nolaižas rokas, un tajā brīdī es domāju, nu, Dievs, nu, kas var būt labs, nu, kurš mani te novērtēs, kurš grib varbūt tomēr paklausīties mani, un tad zvana Inga, un viņa ar tādu lielu pārliecību saka, man, Guntar, vajag tevi. Un protams, kad pirmais man jau bija tas ir kaut kas pretējs, kaut kas pozitīvs, un es jau biju 90% pārliecināts, ka es piedalīšos, bet tie 10% bija atkarīgi no datumiem, vai ne?
Un vienīgi šo datumu es jau jūtu, ka nevajag. Es jau toreiz jūtu, ka nevajag. Jā, piedod, bet es to skaļi nepateicu, jo man ir vēl laulības šodien un vēl dažādas aktivitātes. Un baznīcu nakts, un muzeja nakts, visiem sveiciens. Un man liekas, pārējie datumi, tas ir ļoti reti, ka man vasarā ir brīvas sestdienas. Un tie abi datumi bija brīvas sestdienas. Tā bija atkal tāda dievišķa dzirksts manā pieredzē un arī motivācija, kur es no tāda, kā pateikt, guļoša, kur liekas viss, es vairs neko negribu, es tūlīt pateikšu, jūs stādiet tālāk, es iešu tur nedaudz paraudāt varbūt, vai pabēdāties, vai ne, pēkšņi es uzplauku. Un tāpēc, ja var nākošo slaidu, sākot par motivāciju, es esmu sagatavojis to, ka lūk, motivācija kā garīgs spēks, ja? Jūs kāds skatījāties Latvijas spēles hokejā? Skatījāties, kā Latvija spēlēja ar Slovēniju? Jā? Neatceraties, ko teica viens no slaveniem vārtsargiem Masaļskis? Tad, kad Latvija spēlēja Slovēniju, bijušais vārtsargs Masaļskis teica, ko līdz iemeta pirmo golu, mūsu puiši atdzīvojās, kļuva pārliecināti par sevi, guva vēl punktus un uzvarēja spēli. Viens gols izšķir visu. Bet kā tu to uztver? Jo, diemžēl, citu reizi arī mūsu izlasē sanāk tā, ka iemet 2, 3 un rokas nolaižas, vai ne? Un arī dzīvē īstenībā ik pa brīdim mums var būt problēmas ar motivāciju, ar centību, ar dedzību. Un bieži vien īstenībā cilvēkam ir tik ļoti daudz iekšēju tādu pretestību, jā, un tās nāk tikai no sevis. Jo ik pa brīdim arī man atnāk cilvēks, kurš saka, man ir spēks, man ir griba, bet gribas spēka nav, man nav motivācijas, man nav jēgas, es neredzu jēgu, kāpēc man tas ir jādara. Un bieži vien problēma jau sākās var uz priekšu, jā, tātad vēl uz priekšu. Vairs nebūs, ja? Ok, labi, skaidrs. Tad pirmais ir slaids, vai mans punkts ir aicinājuma atpazīšana, jeb tajā brīdī mēģināt uzdot jautājumu, kāpēc man tā notiek, ko es daru nepareizi un ko man darīt, lai tiešām es saņemu kādu zīmi, ja es esmu uz pareiza ceļa, ka es varu turpināt, vai tomēr saņemu zīmi, ka man ir jāizvēlas cits ceļš. Protams, ka neviens nav perfekts, arī es neesmu perfekts, arī man sanāk kļūdīties, un manā tajā pieredzē ir atpazīšana šīs situācijas, kur ik pa brīdim, vai ne, mums riteņos tiek ielikts sprungulis, ja, un riteņi negriežas, un tad liekas, Dievs, kāpēc tā notiek? Jā, un tikai pēc kāda laika var pateikt, vai tas bija tiešām tur pretestība, lai kāds varbūt nevēlās, lai mēs to darītu, vai tiešām varbūt arī ik pa brīdim manā pieredzē bijis tā, ka tas ir pasargājis kaut ko no kaut kā lielākā. Jā, un tas atkal tev palīdz noskaņoties, priecāties, nevis bēdāties par to vienu ielaisto golu, vai ne, ka tu saņemies, ka tu domā, tā ir kaut kāda zīme. Ja? Un aicinājuma atpazīšana, tas ir bieži vien pats pirmais, ko mēs mēģinām saprast, kāds ir mans aicinājums, kas man patīk, ko man patīk darīt un ko es daru. Jo, diemžēl, mūsu vidē īstenībā nav jau izvēles, ja? Un citu reizi es skatos, ka cilvēks strādā par pedagogu vai par, nezinu, vēl kādu zemnieku vai ne, viņam jādara tie darbi, lai gan viņš ir fantastisks gleznotājs. Ja? Vai arī mūsu slavenais Andrejs Mediņš, garīdznieks, kurš strādā ar ļoti cilvēkiem, ja? Kuriem ir atkarības, kur bieži vien cilvēks nav darījis to, kas viņu piepilda, ja? Kas viņu iepriecina. Un ik pa brīdim arī man nācies satikt šos dažādus cilvēkus, kur kādam ir fantastisks talants, tādas kultūras izveidot. Lai gan viņš strādāja tur par celtnieku, vai ne?
Ja, un kā celtnieks viņš arī darīja labu, ja, bet viņam neļauj izpausties. Viņš redz, ka to sienu vajadzētu savādāk krāsot vai mūrēt. Viņam neļauj izpausties. Un tad ir iekšēja tāda sacelšanās, vai ne? Kad gars negrib to darīt, jo tu redzi, kā vajadzētu labāk, vai ne? Bet tev neļauj to darīt labāk. Un kur tu to darīsi? Nu, dzīvokli jau netaisīs nekādu skulptūru, vai ne? Un savu sienu nelauzīs laukā, vai ne? Un labi, ka ir, piemēram, šajā gadījumā mediņš, kurš atļauj izpausties, un cilvēks izveido brīnišķīgu mākslas darbu. Sen zinu vienu skolotāju, kurai patīk gleznot. Ja? Un, protams, skolā tev ir programma, tu nevari šodien izdomāt, ko tu gribi gleznot, vai ne? Bet viņa, paldies Dievam, atvēra pēc skolas, ja, savu tādu vidi, savu telpu, kur viņa aicina par samaksu, palīdz gleznot, un viņa ļoti piepildīta. Un viņa tagad nevar, kā teikt, atkauties no piedāvājumiem ik pa brīdim, vai ne? Ka viņa ir atradusi savu šo tādu aicinājumu, ja, kas dod šo spēku, varbūt izturēt arī to darbu, kas tev liekas arī, diemžēl, garlaicīgs. Ja. Varbūt citam tas ir vienkārši hobija līmenī, ja, kā, piemēram, arī pa brīdim man nākas atrast izaicinājumu, ja, kad liekas, visu laiku viens un tas pats. Visu laiku viens un tas pats, vai ne? Un tad tu izej laukā un apskaties, ko varētu citu padarīt. Jā. Ja tev ir visu laiku bijuši cilvēki, aizej kaut ko fiziski padarīt, vai ne? Ja tev ir visu laiku bijis fizisks darbs, ķermenis prasa atpūsties un arī gars vēlas atpūsties un tam līdzīgi. Ja? Un tāpēc nevelti arī Svētie raksti saka, ka būtībā cilvēks būs laimīgs tas, kurš būs saskaņā ar sevi, saskaņā ar savu dvēseli, saskaņā ar savu garu. Un nevelti nākošā mēraukla manā, motivācijā ir bieži vien nodoms. Ja? Ja mums jau kā cilvēkiem reizēm, šis būs priekš manis. Es gribu tikai priekš manis. Man ir tāda situācija, kad bija projekti, kuri aizgāja, kuri ļoti labi veicās, bet pēkšņi tev jau tā liekas, tagad man nekas nav neiespējams. Tagad būs visi projekti vai ne, vai visi darbi veiksies. Ja? Un tad Dievs arī sūtīja tādu pārbaudījumu, kad pēkšņi, kā es teicu kādreiz, ja tev ir viena slikta lieta, ja, tad mēs pieķeramies pie tās vienas sliktas, pārdzīvojam tās 9 labās. Ja. Mēs tā kā neatceramies, vai ne, ka bija 9 labas lietas, vai ne, tajā dienā, vai tajā nedēļā, vai posmā. Mēs pieķeramies tikai pie tās vienas sliktas. Nevelti mums ir teiciens, ja, ka viena darvas piliens sabojā veselu medus podu. Bet tur ir gudrība izņemt to pilī, nejauc kopā, vai ne, aizmirst viņu, ja? Nevis jauc kopā un samaisi, un tad tu pārdzīvo, ka tev ir tas tikai slikts, bet 9 lietas ir pozitīvas. Un tad man dzīvē nācās piedzīvot to, ka paliek tikai viena lieta pozitīva un 9 ir negatīvas. Un tad, kad tu iemācies no tām 9 negatīvām lietām tikt prom un atstāt pie vienas pozitīvas ziņas, ja, un sevi motivēt, uzmundrināt un nomierināt, ja, tad tas ir līmenis īstenībā. Ja. Bet tas nav tik vienkārši. Arī man nācās gan krist, gan meklēt līdzcilvēkus, un redzat, un tas nodoms arī, ja, tā, kad tu domā, tas vajadzīgs man. Es gribu kaut ko sev pierādīt. Es gribu, varbūt, tur, lai citi papriecājas, vai arī nav jau noslēpums. Mēs ik viens varam būt lepns tāds lepnībā, pieaugt, vai ne? Sakot, ka tas tikai man ir iespējams, nevis citam. Un tur ir 2 atšķirīgas lietas. Tad, kad mēs to darām patiesi no sirds un piedzīvojam, lūk, izdevās, un tad paliekam lepni, ka mums izdevās. Vai mēs to domājam darīt? Es to izdarīšu tāpēc, lai visi mani tur tagad aplaudē man, lai visi man pateicas, lai visi ir priecīgi, vai ne? Visi mani slavē, un lūk, kāds es būšu, vai ne? Un tā ir, Dievam nepatīkama lieta, un tad arī cieši, diemžēl, gars, jo mēs nespējam to īsti, tas īsti nenes augļus, vai ne? Un nevelti arī Jeremijas grāmatā ir rakstīts, ka Dievs jau zina
patiesus nodomus. Un precīzi citāts ir, es zinu jūsu nodomus, ko es ar jums esmu iecerējis, un tās ir miera, ne nelaimes domas, lai jums dotu labu nākotni un cerību. Tātad arī Dievs jau redz, kā cilvēkam ir šis nodoms, ja? Vai viņš tur tomēr grib kaut ko sev, egoisma dēļ, vai tomēr viņš grib laimes dēļ. Ja? Un bieži vien mana motivācija ir darīt citus priecīgākus, laimīgākus, un tad, kad cits ir priecīgāks, laimīgs, arī tu tiec. Un nevis tā otrādi, ka es gribu būt laimīgs, un tagad, lai viņi kaut ko man dara. Ja? Bet, protams, arī, kā teica māte Terēze, ka bieži vien ir nevis lielas lietas jādara ar lielu mīlestību, bet jau mazas lietas jādara ar lielu mīlestību, ja? Un tas nāks mums atpakaļ. Un trešais, ko es gribētu teikt, kas motivē, tie ir, protams, darbi, mīlestības darbi, un ik pa brīdim tu apzinies, ka tas nes ne tikai labumu tev, ne tikai labumu varbūt sabiedrībai, bet tas nes arī Dievam godu, un, protams, arī nes laimi un svētlaimi, un, protams, arī vērt uz vēl kaut kādu lielāku, skaistāku dzīvi, ko mēs saucam par debesu valstību. Tā pati māte Terēze teica, ka mēs lielas lietas mēģinam sākt darīt ģimenē. Ja? Kad mēs varbūt citu reizi vēlamies tur glābt pasauli, ik pa brīdim arī man ir doma iejaukties Vatikāna procesos, tur varbūt vēl kaut kādos procesos un tam līdzīgi, un tad tu paskaties sev apkārt un saproti, varbūt šodien jānokļauj zāle, būs skaisti, jauki, un tiešām reizēm īsnībā paliek sirdī jauki, skaisti, jo tu priecājies par to mazumiņu, jā, bet tas arī mazumiņš, tas prieks tevi sasumē kaut kam lielākam, jā, ja mēs papriecājamies. Nevelti pie manis atbrauca vieni dakteri, kuri vienkārši cilvēkiem māca pieiet pie loga un papriecāties par vienkāršām lietām. Ja? Kaut vai šodien, par ko mēs varam papriecāties? Ja? Par ko mēs varam? Ka šodien ir daudz maz siltāks nekā vakar, tiešām, jo vakar bija sniegs kaut kur. Tāpat šeit ir skaists skats pie loga, vai ne? Un tad viņi saka, mēs mācam cilvēkiem par sīkumiem priecāties, jo tas palīdz arī motivācijai, jo, protams, ka Dievs mīl priecīgu cilvēku, ja? Nevis tādu, kurš skums par to, ka šodien nav tieši plus 16, jo viņam vajag plus 16, jā, plus 15, 14 neder, plus 20 ir karsti vai ne, plus 22 tur jau pasaules gals, bet viņam vajag plus 16 vai ne, un tad cilvēks iespringst un domā, kāpēc nav šodien visa pasaulī pret mani un tam līdzīgi, un man bija pat tāds challenge ar vienu manu kolēģi, jā, kad mēs braucām uz Itāliju. Braucot uz Itāliju, mēs braucam ar automašīnu, tās ir 25-6 stundas kopā, jā, slēgtā telpā, jā, un tad gadās dažādi brīnumi pa ceļu, jā, tur kādreiz nolaiž riepa, jā, kaut kas mašīnā ieslēdzas spuldzītes, kuras, jā, labāk nevajadzētu un tam līdzīgi, un tad mēs tur, piemēram, tur riepa, jau tukšā, mēs apstājamies tur autobāņa vidū, un tas, saku, kas te var būt labs, iedomājies, mēs netiekam uz priekšu, nē, paskaties, tādi kalni, tu domā, mēs šeit apstātos kādreiz, ka mēs redzētos kalnus, jā, neapstātos, jā, un vai kaut kādas tur citas reizes bija, kad, jā, tālāk braucot, mēs pēkšņi satiekam cilvēkus, kas izrādās ir no Lietuvas, ja, ar, neatceros, kuru tur numuru automašīnas, ja, jo kemperi, ja, un mēs iepazīstamies, un tik interesanti un tam līdzīgi, un tad, bet padomā, cik pozitīvi, ka tu iepazinies ar cilvēkiem, kas tev ir kaiviņos. Un es tā varētu turpināt. Man pašam ir bijuši tādi izaicinājumi, ka pirmais, ko es nodomāju, šausmas. Kā tā? Bet es tagad mācos vienmēr nodomāt pirmo, pagaidi, kas ir labs šajā situācijā? Kas ir labs?
Un es varētu nosaukt ļoti daudz situāciju, bet es joprojām mācos, jo ik pa brīdim ir kaut kāda situācija. Šodien arī braucot pie jums, es pazandēju, kur paslīdēju, un es domāju, nu kas ir labs? Nu tas nozīmē nesteigties, braukt lēnām, jā, tāpēc, ka varbūt vēl kaut kāds steigšanās moments, un tu varbūt neatbrauksi līdz balviem, vai ne? Man bija pat tāds kurjos, es varu pastāstīt, ka dienā man ik pa laikam zvana sveši numuri, un tur ir dažādas aptaujas, jā, un vienā reizē zvana svešs numurs un vīrietis runā. Vai mācītājs Guntars, jā, viņš klausās, kā var palīdzēt. Paldies, ka palīdzēja tik pie bērna. Un, protams, man pirmais ir iesit, nu, tu neesi ēdis, tu neesi izgulējies labi, tev ir jāpaspēj tas. Tātad pirmais, kas ir, nu, kaut kas te joko vai karina makaronus vai vēl kaut ko, un tev ir, nu, motivācija tūliņ pat viņu gandrīz vai tā izsmērēt, vai ne, kas jums te jocīgi vai vēl kaut ko. Bet tad es domāju, nē, pirmais, kas ir, jānomierina sevi un jāpadomā, kas varētu būt sliktāks, piemēram. Kas varētu kas būtu ļaunāks, kas zvanītu. Nu, un es kā katoļu garīdznieks domāju, ļaunākais man būtu, ka sieviete zvanītu un teiktu, ka Guntar, paldies, ka palīdzēja tik pie bērna. Tad es gan noģīptu, es domāju, tajā brīdī. Tad es domāju, nu labi, ja viņš zvana, tad nav tik ļauni, kā varētu būt, vai ne? Un es prasu, un kā es jums palīdzēju tik pie bērna? Un viņš saka, nu atcerieties, mēs ar sievu pirms gada bijām. Jā. Okay. Mēs ar sievu pirms gada bijām pie jums ekskursijā, un mēs jau cik gadus netiekam pie bērniņa, un prasījām jums, ko darīt, jo mēs ejam pie dakteriem, lietojam kaut ko un tam līdzīgi, bet nekā nav. Un viņš saka, un ko es atbildēju jums? Jūs atbildējāt mums tā diezgan stingri, ne ar piespiedu kārtu, bet ar mīlestību to dariet, ja? Un aiziet tur palūkties, ja? Un tad viņi saka, un tiešām izdevās viss. Un mēs gribam kristīt bērnu, bet ir problēma. Es saku, nu kā, nu ja jau bērns jums ir, nav problēma nokristīt. Viņi saka, nē, mums ir problēma. Es esmu luterānis un viņa pareizticīgā. Es saku, un jūs gribat viļākas katoļu baznīcā kristīt? Jā, ir problēma, bet risināsim. Pēc 3 dienām atrisinājām. Tā kā motivācija vienmēr ir mums katram īstenībā vajadzīga ar tādu nodomu, ka Dievs es vēlos būt mīlestības pilns un nest mīlestību, darīt labu, piedot, nedomāt sliktu, jā, pat ja man kaut kas tur notiek ļoti slikts, bet tas nav viegli, ticiet man, vai ne, nav viegli, ik pa brīdim, tāpēc mums ir atjaunošanās, un kā 4. punkts, ka, protams, tas man ir Dievs, kas ir dzinējs spēks, jā, kurš ik pa brīdim gan iekšēji tīra, gan arī dot žestus ārēji, ja, ko es arī visus varu atzīties, godīgi nesaprotu ik pa brīdim, un vienalga es mēģinu pie viņa turēties, un vēl arī Filipiešiem ir šis teiciens, es spēju visu tā spēkā, kas man dara stipru, ja, un tas ir man Dievs, kas ik pa brīdim arī, ticiet man, arī tad, kad man pāri nodara vai es jūtos kā zaudētājs, es jau no savas pieredzes esmu to atklājis, ka galvenais ir pacietība, nogaidīt, jo es ticu, ka arī šis pasākums man bija, ja, ka tajā brīdī es jūtos ļoti sagrauts. Es jūtos slikti, ik pa brīdim man ir tādas situācijas, ja, bet man ir jau atšifrējums tāds, ka man ir jānogaida. Ir jānogaida vismaz 3 dienas, un tad nāk kaut kas labs. Ja. Bet, nu, ik pa brīdim arī man nākas gan jau kādu arī pabārt tā nopietnāk ik pa brīdim, ja, un ik pa brīdim arī pazaudēt pašam motivāciju. Un tad tu tā peldi, bet labi, kā atkal ir kaut kādas saliņas, uz kuras tu uzskrien un pēkšņi redzi. Ja. Un man tas ir ļoti, ļoti spēcīgs tāds Dieva aicinājums vai Dieva svētība, mēs to varētu teikt, ja, kurš nu, ved pa šo dzīvi. Un es novēlu, lai arī jums katram ir tādas sajūtas, ka jūs teiktu, nu, tas ir kaut kas pārdabis, tas ir kaut kas jauks, tas ir kaut kas pozitīvs, es pazaudēju, bet lūk, es varbūt. Un tās ir tādas reizes, kuras neprasa īstenībā lielu pat ieguldījumu. Ja? Jo citu reizi es pats apbrīnoju, ka ir reizes, ja, ka tev pietiek nodomāt, Dievs dari mani stipru. Ja? Dievs palīdzi man. Vakar arī, tad, kad es gāju gulēt, es pēkšņi pirms
tieši, un es redzu visas ainas, kādas man ir šodien jāpaspēj no rīta dievkalpojums ar dažiem cilvēkiem, pēc tam šis pasākums, tad vēl laulību ceremonija un vēl vakara pasākums, un man tās ainas iet, un es vienā brīdī, Dievs, iemidzini mani, man nedrīkst domāt neko par šo. Un es nezinu, vai es visu teikumu pateicu, bet man tas, es atslēdzos, kad no rīta pamodos, es domāju, cik ir pulkstens, jā, tā kā motivācija ir ļoti svarīgs gars iekšējs, jā, jo iekšējais spēks īstenībā, ja mēs to cilvēku apzinātos, viņš būtu lielisks ierocis pozitīvā ziņā. Tāpēc, lai jums katram ir iemesls savai motivācijai, mīlēt, darīt labu, piedot, neturēt ļaunu, uzvarēt ļaunu un doties uz priekšu uz kaut ko labāku un skaistāku. Es saprotu, ka man jau laiks ir beidzies. Vai varbūt kādam ir jautājums? Nu, jautājumi nav divu gadījumos, vai nu visu saprata, vai neko nesaprata. Nu, īsnībā man rīt paliek 40, un īsnībā man ir motivācija, kad es esmu pie sevis jau pirms vairākiem gadiem nodomājis, ka līdz 40 gadiem es ļoti strādāšu fiziski. Un Dievs to man ir palīdzējis, jo man patīk papļaut, patīk malku paskaldīt, kokus pagriezt, jumtus palabot un tā tālāk. Un pēc 40 gadiem, 40 gadi, es apsolu, ka 51% man būs vairāk garīgu lietu nekā saimniecisku vai tādu darbīgu. Tāpēc arī jums ir jānosprauž reizēm mērķi, nevis tādi tur kosmosa ziņā, tur iekarot Marsu, varbūt kādam arī, bet tādi mazi mērķi, ka, lūk, Dievs, es vēlos tur kļūt par varbūt labu cilvēku, kurš var, piemēram, iepriecināt citus, vai varbūt es vēlos tur uzcelt kaut ko, varbūt es vēlos kaut ko izgatavot, vai es vēlos varbūt kaut ko atklāt, radīt, vai varbūt kaut ko uzvarēt kaut kur, bet es nezinu, kur uzvarēt, piedalīties, kur es nezinu, bet es vēlos. Un lēnām tad tās domas, tas gars, īstenībā viņš mutuļosies un veidosies tā situācijā. Ja varbūt nebūs tā, ka jūs tur uzvarēsiet futbola mačā, bet varbūt kādā gleznu konkursā, jo es ticu domām izspēks, lūkšanām izspēks, un mans viens no tādām lielākām, reizēm, kad ir piepildījies sapnis, kad es biju mazs, visi zina Dainis Kuteli, zināt Dainis Kuteli dziedātāju, vai ne? Mēs ar viņu kopā augām, var teikt, ik pa laikam. Viņš tur dziedāja ar tēvu, un es tur blakus kaut kur staigāju, palīdzēju kapelā vai baznīcā. Un tad, kad viņš ierakstīja disku, es tā domāju, es arī gribēju ierakstīt disku, bet es arī gribēju iedziedāt kaut kādu disku. Un tad es tā pie sevis ilgi domāju, es gribu kaut vai vienu dziesmu. Ik pa laikam, katru gadu bija tādi brīži, ka es domāju, Dievs, es gribu vienu dziesmu kaut vai. Un tad pagāja kaut kādi 20 gadi, 15 kaut kur, 20, Un tad mani, var teikt, visa dzīve aizveda līdz folkloras kopā upītei, un vai mēs neierakstījām Ernest disku vai ne? Un man piepildījās sapnis, un es domāju, redzi, tie sapņi nav iekalti rāmītī. Viņi nedrīkst būt iekalti rāmītī, ka es gribu, lai man ir disks, kas ir tikai man, visas dziesmas man, un lai visiem patīk, un viss, vai ne? Bet es ļāvos tādai improvizācijai, un tas piepildījās. Tā kā arī, lai jums piepildās sapņi. Vai tomēr ir kāds jautājums? Nav, labi, paldies. Es gribēju izmantot iespēju, ja šis priesteris ir skrējošs priesteris, lidojošs, apsveikt tevi, lai visi zvaigžņotā naktī, lai visi ēži nāk pie tavā pagalmā, lasīt īstenībā. Paldies! Vispār tev ir taisnība, jo vakar pat viens ezītis, es tikai nenofilmēju, viņu staigāja baznīcu.
Un ezis ir, vai ne, viļakas simbols, tāpēc no sirds pateicos. Paldies jums visiem! Vai tev, Inga, jautājums? Man? Būs pēc tam, kad paldies. Būs jautājumi noteikti. Jā. Es tagad noteikti gribu pieteikt Santu. Santu, kā es teicu, trenere, kustību terapeits, tas, kas mīl smaržas un garšas cilvēks. Un es sadzirdēju no Muntara, ka gribu varu daru, cik es zinu, arī Santai šī tēma mīļa, un īstenībā vajag tikai gribēt. Es domāju, ka ja gribi, tad noteikti varēs, un ja darīs, tad noteikti sanāks. Santa Ķempele. Paldies. Labdien! Tagad mēģināšu nokalibrēt to pareizo tālu. Šeit ierīcē, jā. Esmu ļoti priecīga šeit būt. Braucu no Rīgas, ļoti agri. Un arī ar piedzīvojumiem, arī klausoties Guntarā, ļoti daudz, ko uzreiz sapratu, ka tas tiešām notiek šeit un tagad uz katru mirkli uz ceļa. Ja vien tu esi ceļā, jā. Pa ceļam redzēju lūsi, pirmo reizi dzīvē, viņš gandrīz izskrēja mums uz ceļa. Parasti es gaidu kaut kādas stīrnes vai aļņus, bet šodien redzēju lūsi. Un tas radīja tādu bišķi, tādu nežonīgu iespēju, man liekas, wow, Latvijā arī dzīvo plēsētāji, viņi ir tepat. Un tad man vajadzēja piestāt ar mašīnu, un es visu laiku savai blakus ceļa biedrenē saku, kā ar to lūsi, vai te viņš atkal kaut kur neiznāk kāds viņa cilts brālis. Jā, bet tātad par ko es gribēšu jūs aicināt padomāt, par ko es visu dzīvi domāju arī, ka cilvēks ir trīsvienīgs. Cilvēks ir miesa, gars un dvēsele, tā jau mēs te visu laiku dzirdam. Un cilvēks šajā pasaulē ierodās ģimenē. Un šis ir tas formāts, kas man ļoti uzrunā, kad Inga man arī uzrunāja šeit piedalīties, tad tieši tas, ka šī ir ģimene, tā pirmā vieta, kur mēs ierodamies šajā pasaulē. Un ja mēs runājam par motivāciju, tad motivācija vienmēr rodās no kaut kādas vajadzības. Ja jums nav nekādu vajadzību, tad jums arī nav nekādas motivācijas. Ja, tātad vienmēr ir kaut kāda vajadzība. Un es domāju, ka arī jūs esat dzirdējuši par Maslowa vajadzību piramīdu, kas mums tā smuki sakārto šo te pamatu fiziskās vajadzības, tad drošības vajadzības, tad pēc piederības, mīlestības un tā tālāk. Šeit es mazliet piedāvāju paskatīties uz tām vajadzībām, kādas mēs sagaidām ģimenē. Un kādas mums kā vecākiem arī būtu jāspēj iedot saviem bērniem, lai viņi kļūtu atkal par labiem vecākiem un atkal varētu dot šīs vajadzības apmierināt arī saviem bērniem. Tātad fiziskās vajadzības, ko tas nozīmē? Tas nozīmē ģimenes ietvarā, ja mēs uz to skatāmies, tad tas nozīmē taktīlās, tātad pieskāriens. Bērns, kad vienā ģimenē viņš tiek turēts, un šī ir tā sajūta, kura ierakstās ķermenī, kad es esmu drošībā, jo es tieku turēts. Siltums un turēšanas sajūta, ko iedod vecāki jau mazulim piedzimstot. Pieskāriens šī fiziskā sajūta, ka man ir cilvēks blakus. Emocionālā vajadzība ir tas, kad es redzu bērnu noskaņojumu. Bērnam ir, tāpat kā jebkuram arī pieaugušajam, pozitīvās, negatīvās emocijas. Un emocijas mums ir kompas, kas mums palīdz orientēties,
kādā tad es šobrīd atrodos vidē, situācijā, savā iekšējā stāvoklī un ko man ar to darīt. Un vecāki palīdz bērnam tā kā saprast, ko ar to emociju darīt. Spoguļot un pateikt, tagad tu esi priecīgs, jo tu smaidi, un tagad tu esi pavisam saskums, un tev droši vien gribās to, ko tu nevari īsti dabūt, bet dabūs vēlāk. Respektīvi, mēs esam komunikācijā arī ar bērnu emocionāli. Mentālās vajadzības ir tās, ka es bērnu redzu, dzirdu un arī saprotu, jo jebkuram cilvēkam ienākot šajā pasaulē, viņš nezina, kur viņš ienāc. Mazulis vispār neko nesaprot. Viņam ir trokšņi, gaisma, tumsa, smaržīgs, nesmaržīgs, viss kaut kas tāds. Un atkal vecāki, ja pieaugušais ir tas, kas viņam māks un skaidro, un liek saprast, kāda tā pasaule ir. Un mazam bērnam, arī lielam bērnam, galvā notiek visādas interesantas fantāzijas, un dažkārt ir jābūt tā kā tam klātesošām, kad es ar tevi kopā redzu to pasauli, un es saprotu, ko tu tur redzi. Es līdz ar tevi to redzu. Jo, lai cilvēks justos labi šajā pasaulē, viņam ir jābūt vismaz vienam cilvēkam, kurš pasauli redz tāpat kā viņš. Ļoti labi, tie ir vecāki. Bet tie var arī būt skolotāji, tie var būt arī skolas biedri, vai kaimiņi, vai draugi, ģimenes draugi, krustvecāki, vecvecāki. Ir vismaz kāds, kurš tevi tā kā saprot. Jo tad, kad es studēju universitātē, šo te kustību terapiju, kas ir psiholoģiski rakstura studijas, ja? Un mēs tur daudz visādi eksperimentējam savās grupās, visu kaut ko darām, un tad pēkšņi parādās troksnis. Kāds kaut ko sāk kurp blakus auditorijām. Un pasniedzēji, mēs tieši runājam par mentālām dažādām cilvēku saslimšanām, ja, grūtībām, un mūsu pasniedzēji tā apstājās un saka, mēs visi dzirdam šo troksni. Tātad mums ir apstiprinājums, ka neviens no mums nav bišķiņi aizgājis pa pieskaru un dzird kaut kādus trokšņus. Ja? Tātad apliecināt, ka jā, es šo pasauli redzu ar tevi tāpat, kā tu to redzi. Ja? Tālāk ir šī status vajadzība, kas arī ļoti svarīga, jo status nozīmē to, ka es par kaut ko, par kaut kādu lietu, tēmu, jomu uzņemos atbildību un protu to izdarīt. Un šķiet, kas gan par statusu bērnu ģimenē. Bet tieši tāds, viņš ir bērns ģimenē. Ja? Un vecāks ir tas, kas viņa vietā palīdz pieņemt lēmumus. Bet vienalga šis status bērnam uzdod šo te kaut kādu atbildību, kaut vai par savu saklāto gultu, kaut vai par savu nomazgāto šķīvi, kaut vai par savu sakārtoto istabu. Viņš par kaut ko ir atbildīgs, un viņam ir jābūt atbildīgam jau tad, kad viņš ir bērns. Jo pēkšņi tā, no zila gaisa atbildība nerodās, tāpēc, ka man iestājās 18 gadu. Ja? Tas tā nenotiek. Tas notiek ar tādu pakāpenisku mazu uzdevumu uzņemšanos un paņemt to atbildību. Jā, kāpēc nav sakārtot gultu? Tāpēc kā? Tad paskaidrot, runāties, diskutēt. Kāpēc? Ja? Nevis, tu vienmēr man piesienies par kaut kādu gultu un cirš durvis un vēl kaut ko, ja? Bet vienkārši, jā, es arī kādreiz nesaklādīšu. Tāpēc kā? Tālāk, kad notiek šī pašizpausme, atkal vecāks vērojot bērnu, uz ko tad viņš ir orientēts savās dažādās aktivitātēs, jo vienmēr katrs cilvēks kaut ko dara kaut kādā savā manierē. Vai ātri, vai lēni, vai ļoti pareizi un precīzi, vai kaut haotiski un radoši, bet interesanti un tā. Un tas ir tā sāk izpausties tā cilvēka daba. Daba var būt ātra, daba var būt lēna, daba var būt ekspresīva, daba var būt domīga, jā, daba var būt, kā mēs redzam, dzīvnieku pasauli mums palīdz izprast to, ka katram dzīvniekam ir kaut kāda sava daba.
ļoti svarīgi ir to notvert, redzēt un ļaut izpausties šajā savā dabā, ja? Kāda cilvēkam ir daba. Pieprasījums ir tas, ka tas, ko es daru, arī kādam citam ir interesanti. Un ļoti labi, ja tā interese atkal nāk no ģimenes, tas stiprinājums nāk no ģimenes, ka mums ir interesanti tas, ko tu dari. Ja? Mums ir, un šis pieprasījums sāk pieaugt dzīvē vairāk, ka tas, ko es darīšu ar prieku, kādam būs interesanti, un man par to apbalvos. Un visbeidzot tā virsotnīta dauja, Dievs ir ceļš, kas tam visam piešķir jēgu. Ja? Tātad jēgpilnība tajā visā, ko es daru, kā es esmu izaudzis. Tagad varam pāršķirt tālāk lapu, un nākošais, uz ko es gribu vērst uzmanību, tātad par motivāciju runājot. Motivācija, manuprāt, ir tomēr saistīta ar labsajūtu. Ja es jūtos ļoti slikti, nomākti, kur ir tā motivācija? Kur es viņu var atrast? Ja ne, ir tā kā pie zemes velk, ja? Un nejūtos labi. Un kā mēs latviešu valodā to saucam šo stāvokli, kas ir mainīgs iekšēnē mūsu ķermenī, kā viņš mainās katru dienu, kā mēs to saucam? Garstāvoklis, precīzi, ja? Un te es atkal gribu teikt, ka, lai ko tur runāt par dažādām valodām, kuras mums te grib mācīt vai negrib mācīt, es esmu ļoti pateicīga par katru valodu, ko man ir izdevies atgūt, un es apskaužu cilvēkus, kuriem valodas lien galvā pašas, jo man ir ļoti grūti jāmācās, bet es cenšos. Un tagad es palūkšu iztulkot šo vārdu krievu valodā. Nastroņeņi, precīzi. Tagad mums ir divi vārdi. Latviešu valodā vārds garstāvoklis, krievu valodā vārds nastroņeņi. Tagad mēs ņemam šo vārdu nastroņeņi, tulkojam atpakaļ uz latviešu valodu tā, kā viņš jums skan. Noskaņojums. Arī jā, bet es gribēju tikt atpakaļ uz šo te vēl citu vienu vārdu, ja? Noskaņojums. Regulējums. Un ko tas mums iedod atkal tādu atbildi? Tas mums iedod atbildi, ka mēs varam paši to darīt. Noskaņot sevi. Mums ir instrumenti. Mums ir slikts garstāvoklis. Nu, tad pamēģinam atzīcēt to. Man tagad ir slikts garstāvoklis. Bet es taču viņu varu mainīt, ka jau viņš ir regulējams, noskaņojams. Jebkurš klavieres, ģitāra, jebkurš mūzikas instruments ir noskaņojams. Ja? Tad kāpēc gan es, ja es zinu, kā to darīt? Nu, un šeit mums parādās tāda lieta, kā attieksmes maiņa. Ja es zinu, kad es to varu mainīt, tad mēs nonākam pie tautā zināmā teiciena, katrs pats savas laimes kalēs. Taisnība, pareizi, ja? Tātad nekas nav melots, nekas nav izdomāts, ja? Katrs pats sava serotonīna radītājs, pareizi, vai sava garstāvokļa radītājs. Nu, paņem viņu un uztaisi labu to garstāvokli. Atkal tev ir iespēja ar visdažādākām metodēm to izdarīt. Nu, man viena vislabāk strādājošā metode ir tieši kustība. Kustība, mans ķermenis ir tas, ar kuru es mācos, kā ar instrumentu strādāt un arī noskaņot sevi, atrast šīs iekšējās spīgas, kā es viņu varu noskaņot, lai es beidzot labāk, tomēr uztos labi nekā slikti. Un tas viss ir stāsts atkal par enerģiju. Vai jūs esat redzējuši? Un es domāju, ka jā, jo mēs ņemam tādā laikmetā, ka mūžīgi kaut ko atņem, kaut ko aizslēdz, un tad, kad ir kaut kādu lielāku veikalu uzņēmumu atvēršanas, tur dažkārt ir tādi tā kā cilvēku veidīgi objekti, viņi tādi, viņos pūš iekšā gaisu, un viņi tādi izkotušies, tur rāda un aicina, ka jūs turiet, ka ir jāmēt, ja? Un tad, kad tas gaiss tur kaut kur, nu tā kā pazūd, un tad viņš tā saprot, ja? Un tad, kad viņš ir tāds sapratis, tad viss
Un tad tā pops atkal parādās, tad tā blūsmē, iepūš viņā, viņš atkal izplušās, un tā kā viss skaidrs, tur laikam ir kaut kādi ārstniecības iestādi, kaut kāds daktars pēkšņi parādījās, vai policists, vai varbūt klauns, vai vēl kaut kas, attiecīgi, kur jaunu iestādi tur atver, vai organizācija, vai veikali. Un ar cilvēkiem, ziniet, tieši tāpat. Tikai, protams, ka neviens mums nenāks, nekādu vairs no malas nekotīs, bet tas ir par to enerģiju, kura caur mūsu ķermeni cirkulē, un mēs varam iemācīties to enerģiju kaut kā atraisīt un vairāk sevi palaist. Lai mūsos tas mugurkauls izsliekās, lai viņš paceļās zocerī un šī te stāja, un jūs arī nostāsieties, un jūs atnācieties, man nodarbības jums parādīšu. Tātad pats ķermenis pati stāja, ja es zinu, ka es pats varu savu ķermeni tomēr izsliekt, ar grības palīdzību, kaut vai brīdī nav nekāda iemesla būt priecīgam, tad manī jau sāk vairāk parādīties enerģija. Tad es vēl sāku elpot, es pievēršu uzmanību arī savai elpai, un šī enerģija kļūst vēl vairāk, un tad es sāku arī saprast, kas es tāds esmu, un ko es vispār tā kā gribu. Ja? Ko es tā kā gribu. Un šeit ir atkal tā trīsvienība, ja? Gribu, varu, vajag, un pašā pirmajā slaidā jūs redzējāt garš dvēsele ķermenis, un te to atkal var ievietot. Griba būs par dvēseli, mana individuālā griba, tā kā pret mani dvēseli, ko es šeit daru, ko es gribu piedzīvot, kāds ir tas piedzīvojums šajā dzīvēm. Varu būs par ķermeni, vai es tos savus lielos sapņus, vai es viņus vispār varu kaut kā aizsniegt. Ja es esmu maziņš vēl un es gribu tur augšā teikt, plauktā uzlikt to, nezinu, kādu mašīnas atslēgas. Ja? Es vēl nevaru, tā tad jāatkaugās. Ja? Tātad šī te fiziskā esamība mums parāda to, vai mēs esam līdzsvarā, mūsu gribēšana ar varēšanu ir līdzsvarā. Un tā ir tāda ļoti laba lieta, jo tas mūs nolīdzsvaro un iedod pareizu informāciju smadzenēm, ka man vēl ir jāpalās, man vēl kaut kas ir jādara, man vēl kaut kādā veidā sevi ir jāuzlabo, lai es varētu to savu sapni piepildīt. Bet viņš ir reāls, viņš nav nereāls. Ja? Es sevi kaut kā nodarbinu, uztrenēju, noskaņoju, un es tādā naudu un varu līdz tam tikt. Un par vajag ir par to, ka tas, ko es gribu un varu, to kādam arī vajag. Tā ir tā jēgpilnā esība, jēgpilnā būšana, jēgpilnā dzīvošana un piedzīvošana. Nevar izraut nevienu šo te detaļu no šī te konteksta, jo pretējā gadījumā šī matrica vai mēs kā cilvēki vairs nedarbojamies. Jo, ja es kaut ko gribu, un kādam to arī vajag, bet ja es to nevaru izpildīt, tad es to nevaru izpildīt. Ja es kaut ko gribu, un es arī varu to izdarīt, bet ja to nevienam nevajag, tad to nevienam nevajag. Tad jums būs pilns šķūnīts, un jūs jātad blakus šķūnīts ar visu to, ko jūs tur esat sastrādājuši. Un ja to nevienam nevajag, tad joprojām jums zūd jēgas sajūta, kāpēc es to vispār visu daru. Mēs esam sociālas būtnes, mums ir jābūt sajūtē, ka mēs esam noderīgi, ka mūsu būšana, esība ir jēgpilna. Tas piešķir jēgu šī te kopējā sadarbība. Un ja es kaut ko gribu un kāda kombinācijas, ja es kaut ko varu izdarīt, un arī kādam to vajag ļoti, bet es negribu, man nav motivācijas. Piemēram, ja? Es negribu, gribu gulēt. Atkal šī te savienība nestrādā, un tam zūd jēga. Bet mums ir jāatrod, kā mēs visu šīs trīs lietas sevī varam sakopot
sakārtot. Un tātad, jā, fiziskā aktivitāte, fiziskā sava ķermeņa sajušana mums var iedot šo enerģijas lādi, ka mēs varam sākt darīt. Vēl viens mazs piemērs, bet ļoti efektīvs un ļoti saprotams. Tātad, fiziskais ķermenis. Fiziskam ķermenim ir savas vajadzības. To mēs jau zinām. Paēst vajag obligāti, pagulēt vajag obligāti un arī vajag atbrīvoties no tā, ko tu esi paēdis. Šad un tad. Ne? Un tad, kad uznāk šī vajadzība atbrīvoties, jūs viņu nevarat pateikt. Jūs nevarat pateikt, ka šodien negribu. Vai aiziet manā. Ja? Tas ir ļoti tieši saistīts ar katru. Ja, šī fiziskā vajadzība. Un kamēr tikai vēl drusciņi vajag, tikmēr es tā domāju, man vajag ļoti tādu estētisku visu to vietu, kur es to visu iešu nodarīt, jā, man vajag tā, lai tur viss būtu balkām klīzēm un tā. Bet situācija tāda, ka varbūt šī brīdī tas nav pieejams. Bet spiediens jūsos aug. Vajadzība pieprasa savu izpildījumu. Ja? Tad jūs domājat, nē, labi, nav tagad tās baltās flīzes, ok, kas ir? Kaut kā, varbūt, man vienāk varētu būt arī kaut kāds sabiedriskā vieta, tur tā un tā, un tagad arī to nevar atrast. Bet spiediens aug. Ja? Vajadzība sevi pieprasa. Kamēr jūs nonākat līdz situācijai, ka krūms arī ir gana laba vieta, kur šo situāciju atrisināt. Ja? Un tas ir par to, ka šāds spiediens faktiski vajadzētu būt arī jūsu iekšējai realizācijas vajadzībai, ka es gribu palīdzēt kādam sakurināt krāsni, es gribu kādam izcīt pīrādziņus, es gribu nospēlēt to sonāti kādu, iemācīt, es gribu uzgleznot to, es gribu, tā ir mana iekšēja vajadzība. Un kamēr es to neizdarīšu, es nevaru nomierināties. Un šim te būtu jābūt tam iekšējam dvēseliskam spiedienam, ja, kad es to gribu darīt. Un atkal sākt nevis ar to, ka es glaznošu tikai tad, ja man glazna būs pulverāti tajā smukajā vietā blakus Monai Līzai, ja? Tikai tad es sākšu glaznot. Nē. Es sākšu ar to, ka es uzglaznošu vai uzzīmēšu apsveikumu lieldienās vai Ziemassvētkos vienkārši savai mamai vai tētim, vai saviem ķermeņiem vai saviem draugiem. Un tad aiziet tas vilnis, tā varēšana augt, tas pieprasījums augt, un tad ir tā iespēja to savu iekšējo vajadzību izpausties, nodot caur cilvēkiem ar tādu tā kā vilni, ja? Tas vilnis iet tā kā, vai vēl to sauc par sniegbūmas efektu, ja? Kad arī sniega bumba nerodās uzreiz liela. Viņa sākās no mazumiem. Ja mēs šos vienkāršos fizikas likumus tā kā dzīvē redzam un sasaistam sevi ar to, ar savu dzīvi, ar savu dvēseli kā dzīves piepildītāju, tad mums arī paliek vienkāršāk, ka mēs visi esam cilvēki, un visi šie likumi uz mums iedarbojas vienādi. Nav tā, ka kāds ir kaut ko izdarījis uzreiz, ja? Viss notiek lēnā garā, kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir visapkārt vistuvākie, un tad mēs paplašinām to savu ģimenes loku. Nu, lūk, jā. Un šeit ir vārdi, kā jūs domājat, ievad vārdi, lūdziet, meklējiet, klaujiet, no kurienes tas nāk? Bībeles. Jā. Nu, tas atkal attiecās uz šo pašu. Lūdziet, un jums tas dots. Ko tas patiesībā nozīmē? Lai jūs kaut ko lūgtu, kāpēc jums neiedot uzreiz? Kā jūs domājat? Nu, pieņemsim, es gribu automašīnu. Kāpēc viņi vēl tur ir? Es tādu negribēju. Es taču tikko pateicu. Gribu. Vai es nevaru kaut ko gribu? Jaunu datoru.
Jo tad, kad es lūdzu, tas nozīmē, ka es turu fokusu. Un tas fokus, tā uzmanības turēšana, tas ir tas, ar ko mums šodien jaunajā laikmetā jāstrādā. Es spēju noturēt to fokusu. Jo, ja tā ir tikai mana iegribā, es fokusu nekad nenoturēšu. Tad man būs tā gribu to, šodien to, rīt to, vēl kaut ko, un visu kaut ko es gribu, un nedod Dievs, tiešām kāds sāk man to visu piegādāt, un ko es ar to visu pēc tam darīšu. Jālūdzu ir nevis tikai par matisko, jālūdzu par to, kas tev ir blakus, par veselību. Jā, tieši tā, jā. Bet tātad runa ir par fokusu. Tātad, ja es tiešām lūdzu, tad, un man to vajag, tad tas arī nāk un tas tiek piepildīts. Meklējiet, par ko tas ir. Meklējiet un jūs atradīsiet. Ja, tas arī būtībā ir par to pašu. Lai es kaut ko atrastu, man jāsaprot, ko es meklēju. Ja? Tas ir par to, kad es saprotu, ko man vajag, es saprotu, ko es meklēju. Un klauvējiet. Es neatvērsies, neklauvēšu. Durvis nevērs. Jā. Ja nevarēs vienas durvis iet Klauvējiet, tas ir par kustību, par vibrāciju. Ja? Kad es klauvēju, rodās vibrācijas pirmām kārtām. Es satricinu šo radīšanas lauku, ja? Es viņu iegribēju ar vibrāciju, kur viss sāk kustēties, un tikai tad kaut kas var atvērties, kad viss sāk ap mani kustēties. Ja? Bet guļot gultā, nedarot neko, nekas nenotiks. Ja? Bet klauvēšana tā ir tāda jau reāli fiziska darbība, ja? Kad es klauvēju. Un tad tās durvis atverās. Un, protams, arī es tādā veidā paziņoju pasaulē, kad es esmu un es šeit varu kaut ko izdarīt. Jo vēl viens likums skan tā, ja man ir talants, bet neviens par manu talantu neko nezina, tad man talanta nav. Pareizi, ne? Mums ir arī par sevi jādod ziņa pasaulē, kad es šeit esmu, es šeit varu, es šeit gribu, un es pieklauvēju pie durvīm, pie sirdīm, pie galvām naškārt, lai sakustinātu to lauku, lai sakustinātu to vibrāciju. Nu, un tad es nobeigšu tādu noti, ka es jūs tūlīt mazliet pakustināšu, bet tikai nedaudz, lai jūs saprastu, kā ķermenis strādā. Tagad visi pieliecinamies tā uz priekšu un mēģinām sev pateikt, ka šodien jūtos brīnišķīgi, fantastiski, kolosāli. Ko jums ķermenis par to saka? Nav taisnība, jā? Jā, nav taisnība. Un tagad varam savu otrā. Izplašamies un zināt, cik slikta diena. Ko jums atkal ķermenis saka? Nav taisnība. Ķermenis nekad nemelo, tāpēc katru reizi, kad jums paliek mazliet nelāgi, pajautājiet ķermenim, ko mēs ar to visu varam iesākt. Un sākam noskaņot savu ķermeni uz labām domām, labām sajūtām, labām izjūtām un vēl galā labiem darbiem. Paldies! Varbūt kāds jautājums Lankai. Vēl kāds ir kaut ko pajautāt? Vai mēs ejam uz priekšu? Uz priekšu. Vārds Inkai Zaretokai. Viņa mazliet prezentēs sevi īsi, bet tad mēs atkal dosimies tālāk. Jā, labdien! Esmu projekta Durvis uz dzīvību vadītāja un coach. Un šis projekts ir patiesībā tāds man sapņu piepildījums. Es visu savu dzīvi, ko atceros, gribēju savu uzņēmējdarbību. Un es gribēju savu uzņēmējdarbību ar misiju, ar misijas apziņu. Un tāpēc es arī izveidoju šādu uzņēmējdarbību. Bet īsumā ir tā,
Te ir jaunieši, un es arī biju tāds pats jaunietis kā jūs, un jūsu vecumā man nebija motivācijas vispār. Es gāju reāli uz skolu, un es biju nesakmīga. Es biju nosacīta izslēgt no skolas, man nebija motivācijas. Bet ziniet kā, kas ir ļoti svarīgi, kad mums apkārt ir pareizie cilvēki. Cilvēki, kas mūs iedvesmo, kas mūs motivē, kas mūs paceļ spārnos. Un pēc tam ļoti svarīgi, ka mums ir mērķis, uz ko mēs ejam. Ka mēs nospraužam mērķi, bet tādu, ko var izmēt, ko var sasniegt, kur var aiziet. Un pēc tam ir ļoti svarīgi, ka mēs nospraužam mazos solīšus. Kā mēs to aiziesim, kā mēs to ziloni apēdīsim pa maziem gabaliņiem. Un ļoti bieži ir tā, ka motivācija pazūd. Man laikam ir tā, man ir jādara šis, tas, un man ir tāds apjukums, es domāju, es nevaru nekā. Un kas tad ir jādara? Tad jāsliek pa prioritātēm. Visas lietas jāsliek pa prioritātēm un jāsāk ar svarīgāko. Un tad skatieties un izsītrojat, ko jūs izdarījāt. Un tad ejiet uz priekšu pa tiem solīšiem. Un tad, kad mēs ejam solīt pa solītim, tad rodas iespējas. Tad mūsu ceļā nāk iespējas, kuras mums ir jāpaņem. Nu, lūk. Un daudz es nerunāšu, tāpēc, ka mums laiks ļoti ierobežots. Bet ko es gribu teikt? Darot šādi, kā es teicu, es piepildīju arī savu lielo sapni 20 gadu garumā, ko es gribēju aizbraukt misijā uz Āfriku. Uz 3 mēnešiem, kuras bija tikai starp āfrikāņiem, tādā pilnīgi nabadzīgā ciematā. Un es arī, man bija atrunis, vienmēr bija atrunis, nav naudas. Un kas ir tavs atrunis šodien? Tāpēc tu nepiepildi savu sapni. Kas ir tas, kas tevi bremzē šodien? Un ziniet, ka visi sapņi ir piepildāmi, ja vien mēs to gribam, un ja mums apkārt ir pareizie cilvēki, ja mēs speram šos soļus, un ja mēs ticam savam sapnim. Tāpēc atrodiet tos, kas jūs iedvesmo. Nu tālāk, un tāds paplašātais variants būs pēc tam 2. daļā, kad arī praktiski mēs izmēģināsim, kāda tos sapņus piepildīt. Paldies! Paldies Ingai, jā, viņa bija ļoti īsi, jo viņa tā kā vairāk uz pēcpusdienu aizvieto Guntaru, kurš šodien ļoti steidzīgs ir, bet viņa pieminēja vienu fantastisku vārdu – atrunas. Ne? Mums ir sapnis, bet mēs ļoti veiksmīgi esam iemācījušies, ko darīt? Ja, paši, galvenais paši. Vēl saklausmies, ko mums ļoti bieži saka piederīgie. Kādreiz piederīgie tie var būt arī vecāki vai draugi. Saka, aizim manam onkulim 70. gados, tas tev nesanāks, tev var nesanāks, labāk to nedari. Saprotiet, ja neticiet nevienam cilvēkam, kurš jūs, kaut vai tā ir mamma vai tētis, es to esmu daudzās skolās teikusi, neticiet arī saviem vecākiem, ja viņi atrunāt jūs no tā, par ko jūsu sirds deg, kas ir jūsu sapnis, par ko runāja Santa. Neklausiet arī saviem onkuļiem, tantēm un saviem cilvēkiem, kuri jums nevis iedvesmo, bet kas pasaka, zini, ka tev ir tas jāmācās, un tad tu visu mūžu mācies, un tev jau 50, 60 gadi, un tu joprojām neko nedari, tāpēc, ka tev liekas, ka nav gana. Bet kļūdās cilvēks tikai iemācās īstenībā darīt. Un te būs stāsts par vislielāko, man liekas, motivāciju, kas tūlīt dosimies arī pie manas daļas, ka motivācijā, jūs zināt, ko Toms Edisons izdomāja, ko viņš radījis, tas mums joprojām spuldzīja. Jā, jūs zināt, cik reizes viņš kļūdījās? Nu tā cilvēki domāja, ka viņš kļūdījās. 10 000 reizi Toms Edisons kļūdījās, līdz sanāca eksperiments, iedegās gaismas spuldzīte. Iedomājieties, 10 000. Un tad, kad viņam pajautāja kāds draugs vai kā, klausies, kā tu varēji 10 000 reizes kļūdīties un to spuldzi tomēr izdomāt. Un ziniet, ko viņš tā teica? Viņš saka, es nekļūdījos 10 000 reizes. Es 10 000 reizes redzēju, kā tas nestrādā. Ir vērts padomāt. Vispār kā cilvēks unikāli domā. Viņš nedomā, tā bija kļūda. Viņš neizdomā nekādu spuldzi, kas joprojām mums strādā, ja viņš vispār domātu kaut kādos standartos.
Bet viņš redzēja, kā nestrādā, viņš mēģināja pagāt, kas strādā. Fantastiski. Pacietība, motivācija un ģeniāli. Mēs sāksim šo nodarbību ar mani. Man ir pietiekoši skaļa balss, varbūt es varu vispār nolikt no šos mikrofonus. Man ir ļoti skaļa balss. Okay. Un stāsts par mani, ko saka citi cilvēki par mani, ja, kad es esmu iedvesmotājs. Es esmu tiešām cilvēks iedvesmotājs, kas daudz, es nezinu, 2-4 tūkstoši Latvijas skolās esmu strādājis tieši ar jauniešiem. Es esmu strādājis, kuri jaunieši nav motivēti. Un man liekas, visbrīnišķīgākais, ko es šodien, kamēr jūs esat visi, varu pasniegt, ka mēs tūlīt tās paši visi sadarbosimies. Tātad, jo ir viena ļoti būtiska atšķirība, vai jūs zinājāt, ka temperaments ir iedzimts un ka tas nav katram vienāds? Esat kaut ko tādu vismaz dzirdējuši? Temperaments nav visiem vienāds un viņš ir iedzimts. To ir pierādījuši empiriski pierādījumi. Un kā jūs domājat, motivācija ir iedzimta kā psiholoģisks fenomens, vai tomēr nē? Es jūs pārliecināšu pretējo. Tas ir tieši tā kā psiholoģisks fenomens, motivācija ir iedzimta. Tātad mums Dievs katram piedzimstot atnāca, vai eņģelis nolaidās par mums, un viņš taurīti uzkūta, un tu būsi tas, kas matemātiku rēķinās. Pie kāda cita pierādās, ja, kad viņš būs cilvēks, kuram patiks fakti, cipari, gluži pretēji pie cita, viņš pielaidās, kad piedzima, viņš teica, tu būsi skatuves, tu dziedāsi, spēlēsi, tev patiks prezentēt, vai tu būsi ģeniāls pārdevējs. Ja? Tad bija vēl kāds, ja, ka viņš pielaidās par to mazo bērnu, iepūt tas eņģelis taurīt un teica, tu būsi līderis, tu esi spējīgs tik galā gan izaicinājumiem, tu būsi uzņēmējs. Ja? Un vēl viena daļa, kad atnāca eņģelis un uzpūta ar to dvašu savu un teica, tu būsi kalpotājs. Tu būsi labs skolotājs, vai tu būsi sociālais darbinieks, bet tā ir tava misija palīdzēt cilvēkiem. Un tur tev būs vienmēr nauda, un par jebkuru to, ja mēs tā spēsim saprast, kas mūs iekšēji motivē, kas ir mūsu iekšējais, tas motivātora dzinulis, mūžīgais, ja mēs zināsim, kamā mēs ceļamies no gultas naktī, ka mums piezvana, ja? Tad īstenībā tur arī sākās, tieši sākās tas, kad es beidzot varu sākt darīt to, par ko man Dievs sākotnēji jau ir no dzimšanas radījis. Un tas ir atšķirīgi. Un tāpēc es, mīļie vecāki, es gribētu daudz vecāku šo dzirdi, ja, ka bērnus nevajag laust. Viņus vienkārši vajag netaisīt pēc savas līdzības bērnus, nevajag taisīt pēc savas līdzības, bet vajag sajust, kas tev bērnu motivē, par ko viņš interesējās, par ko viņš dara. Un tikai netaisiet viņu pēc saviem neizdevušajiem kompleksiem, ja, kas bija labi, neizdevās man dejot, vecāku lika jau, un tad savu bērnu uz deju treniņiem sūti jau viņam. Un īstenībā ļoti daudz sabojāt pieaug cilvēks, viņam īstenībā nav paticis dejot, viņš ir nelaimīgs, viņam depresija un ļoti daudz tādu cilvēku šobrīd ir. Bet, lai jums tā nebūtu, es tagad aicināšu jums vēl vita, jā, es esmu iedvesmotājs priekšu. Tā, un te ir 4 lietas, kuras, kamēr jūs sēžiet šādā, tā kā, krāsli viņu kārtojumā. Es aicināšu arī piedalīties jūs pārējos, starp citu. Arī Santa, arī Gunta noteikti, tas būs ļoti interesanti, un domāju arī tie, kas ar tevi atnākuši, tie arī ļoti priecāsies. Tātad jums no 4 tomēr jāsajūt sirdī, kas ir pirmais, tomēr vadošais motīvs, kad jūs varētu naktī celties, doties, un jums neinteresētu pirmais komentārs, cik man maksās, ja? Kā tur, cik tur tālu tas ir, vai tas ir Āfrikā, vai tas ir tā, bet sajust īstenībā sirdī, kuri vārdi man der, par ko es būtu gatavs, vai izaicinājums un daļai risks, vai pasākumi, ballītes, socializācija, labi pavadīts laiks. 3. palīdzēt citiem, vairāk nekā. Un 4. ir skaitļi un cipari. Un tagad es aicināšu tā, ka mēs uztaisītu kvadrātu, tikai paklausīties, lai būtu mazāk trokšņi, lai tie cilvēki, kur satvērtu arī tie, kas tomēr skatās, lai tie satvērtu to, cik tas ir nozīmīgi, kāpēc mums vajadzēs pārsēsties. Tātad, tie, kurus uzrunāja skaitļi un cipari, tie paņems krēslus,
un apsēdīsies šeit, šādi, ja, šeit. Klusiņām paņems savu krēslu un apsēdīsies šeit. 1, 2, 3, 4, tā šeit, ja. Vēl netarīgi neko, pēc tam kļūst taisīsim. Tātad pretī, tie sēdēs pretī, kurus motivēja prieks, labi pavadīt laiku, socializācija, ballītes, vairāk pasākumus, skatuves, ja? Tie sēdēs pretī šādi paņems krēslas, tātad pretēji, ja? Tātad loma, ja? Tātad nākošās puses. Tie, kuri tomēr izvēlās izaicinājumu un risku, tie sēdēs šeit. Tā, krēslas paņems pretī var skatu uz šo sienu. Un tie, kur izvēlējās palīdzēt citiem, pretī izaicinājumam, šeit, un izveidosies kvadrāti, tātad ar skatu uz turieni. Kuri nesapratas, vēlreiz pastāstīšu tās ļoti, ja? Tātad palīdzēt citiem šeit ar skatu tur. Izaicinājums ar skatu tur šeit šādā rindā. Tātad šeit bija fakti cipari ar skatu uz durvīm rindā, ja? Un tie, kas ir pretēji ballītes, pasākumi, šeit ar skatu uz logiem. Un izveidosies kvadrāts. Varbūt drusku mēģinās paiet zālē uz to pusi. Okay? Visi piedalās, visi. Daniels arī nāk piedalās, ja? Izskats. Pērles vienmēr jūs atpazīsiet sabiedrībā, ja jūs būsiet vērīgi. Pēc kā jūs atpazīsiet pērles, ka viņas būs tādas, kas nekad nevalkās ļoti izaicinošas drēbes.
Viņas nekad neliks nekrāsos šķipnās zaļus, zilus, sarkanus, oranžus matus. Tas ir tikai ārēji. Kosmētika sievietēm un arī vīriešiem būs ļoti pieticīga, parasti nebūs ļoti spilgtas ēnas un tā. Arī nagi nebūs nekad tādi zaļi, zili, sarkani. Ja? Tas ir tikai ārējais. Parasti viņiem vairāk tā kā ir pasteņtoņi, viņiem patīk vairāk arī matus krāsot tuvāk ļoti dabīgai, ka nebūs tā, ka melnmati nokrāsos blondus matus vai otrādāk. Ja? Parasti viņi tādās galējībās neiesaistīs, tāpēc, ka tiešām viņi ir pērles. Viņi ir ļoti harmoniski cilvēki, tie ir tie cilvēki, kurus motivē, ja naktī piezvanīt, viņiem teikt, klausies, Maija, ir kāda Maija šeit, vai? Kā sauc jūs? Ineta. Un tiešām, ja jūs Ineta jums kāds piezvanīt, teikt, tur teiksim, Āfrikā vaļi iet bojā. Jābrauc glābt vaļi. Un ziniet, viņi nekād nebūs tas cilvēks, kurš prasīs, cik tas maksā, kad jābrauc. Zini, es padomāšu, es neesmu pārliecināta, ja? Tāpēc, ka viņai iekšējais dzinulis un motīvs un kompass vēlas to, kad ir jāglāb vaļi vai cilvēki, viņa dosies, viņa nav vairāk nekas svarīgākais, ja? Teiksim, tās stiprās puses. Kā, teiksim, ir pērlēm, viņas nebūs tās, kas ies pasākumos, kur ir skaļa mūzika, tur, kad sirds lec pa muti ārā, tur diskoteikas ar gaismām. Viņām vairāk patīk pasākumi, kur tomēr ir ģimeniski, mājas apstākļi, kur ir tomēr tuvi draugi vai kā, kur ir pieklusināta mūzika, vairāk ar dabu saistīts. Tam līdzīgi. Ja izvēlēsies alkoholu pērles, ja? Tas jauniešiem parasti patīk, un narkotikas, viņi man prasa vienmēr, ja? Tad pērles vienmēr tomēr kokteļus šķaidīs, vīns vai drīzāk tā, viņas neizvēlēsies uzreiz viskijas un tā smagā artilērija. Tieši tas pats ir ar atkarīgām vielām kā ar narkotikām. Jo viņām nav tā izpratne un tā viņa iedzimtā būtība nav sevi tā izaicinoši, kā saka, mocīt varbūt, varētu teikt, ja, ar šādiem preparātiem. Pērles ir ļoti lojālas kā darbinieki. Protams, es jau teicu, labākie skolotāji, labākie sociālie darbinieki, mācītāji, visas palīdzošās, kalpojošās profesijas. Motivācija nav pirmā nauda. Bet šeit ir arī, protams, kā visiem pārējiem viena vājā puse. Un kā jūs domājat, varbūt kāds zina? Vienmēr paliks atmiņā, vienmēr? Nē. Jā, absolūti. Cilvēkiem ir ļoti, ļoti grūti atteikt nē, un it sevišķi viņiem būs grūti atteikt nē šiem pretīm sēžošiem dimantiem. Ja viņi vēl gribēs iesaistīt šo lojālo darbinieku kā izpildītāju, ļoti labi izpildītāju uzticam uzņēmumu, uzticam parasti arī ģimenei, šie cilvēki tiešām uzticam attiecībās ir. Šie cilvēki, mīl arī šādi vairāk riskēt arī attiecībās un visā pārējā dzīvē, bet tā mēs esam. Ko mēs izvēlamies, tas, protams, ir atkarīgs no mums. Ja jums aicinās šie uzņēmēji, līderi saucamie, dzimušie, teiksim, klausies, man tur jābrauc ir uz Maroku, tur var iegādāties narkotikas, viss nav bīstami, ja, tur vai tur alkohola kontrabanda. Jūs kāds vispār teiksiet, ka tu prātā sajūtas? Nekad. Vai ne? Jums nav tas, bet jums piedāvās darbu par naudu, kur palīdzēt atkal cilvēkiem, tad jūs atkal uzklausīsiet un piekritīsiet. Bet jūs būsiet tie, kas pirmie šķirot mācēs atkritumus. Jūs tomēr kā pērles mācēsiet šķirot kādu tomēr to biznesu izvēlēties un kam tad kalpot. Vai cilvēki tas, kas dzen postā, kā alkohols un narkotikas, vai drīzāk kaut ko atveseļojuši. Tā. Pagaidām mēs neko nemainām. Kas vēl ir tā ir tā vājā puse, bet ko viņiem noteikti pat iemācīties, jo man pēdējais mēnešu laikā ir tāda atziņa nākus, dziļa pārliecība, pērles. Ja jūs nerunāsiet un neteiksiet, kā jūs jūtaties, kas jums nomāc, kas jūs nospiež, tad akmeņi runās jūsu vietā arī uz jums. Jo es esmu sapratusi to, ka garīgi šie cilvēki, viņi tiešām ir pērles, viņi tā iekšējā motivācija, bet tā kaut kāda konfrontēšanas nespēja, ka viņi nespēja piecelties un tā pateikt, zini, es negribu to darīt. Tas viņiem ir tā kā, labi, es vēlreiz izdarīšu, mīļā miera laba, bet drīzāk tāds saproti, un viņi sevi padara upuri un palīdz. Un īstenībā, ko es gribu novēlēt, tieši pie nākošiem, ziniet, kā ir? Ja jūs nevarat pateikt skaidru, es negribu, nē, šoreiz arī saviem bērniem vai otrādāk bērnu vecākiem, vienalga radiem, draugiem, kolēģiem,
Jūs ziniet, ka jūs viņiem atņemiet iespēju beidzot dzīvē iemācīties pašiem, uzņemties atbildību par to, ko viņi negrib joprojām darīt. Es baigi ātri pateicu, bet jūs sapratāt? Jūs īstenībā nodarat ar savu palīdzēšanu arī ļoti daudz ļauna citiem cilvēkiem. Es pat teiktu tā. Atbildību neprot uzņemties. Un jautājumi ir miljons, ja tikai, kas tas par jautājumu? Tāpēc pērles mācieties pateikt savu brīvo gribu, kā jūs gribiet, kā jūs redziet, jo ticiet, man pasaule sāks palikt labāka. Neklusējies. Jā. Jā. Forši, bet es domāju, ka jūs minēja, ir cilvēkiem, kuriem vēl joprojām ir ļoti labas problēmas, bet ir jāmācās. Bet iezin, kas jāmācās. Tas ir jums ir īpaši jāmācās, kaut gan šiem cilvēkiem, kas nav jāmācās. Tā, nākošais mēs iesim tagad, es pastāstīšu par rubīniem pēdējiem. Šeit nav neviena. Tātad runāšu par smaragdiem. Tie cilvēki, kurus tiešām motivē fakti un cipari, lieliskākie baņķieri, viņiem droši var uzticēt naudu. Viņi varēs arī jums palīdzēt sakārtot naudas jautājumus un palīdzēs arī sev nopelnīt. Viņiem tiešām motivācija ir, šiem cilvēkiem motivācija tiešām ir Exceļu tabulas. Viņiem patīk rēķināt, viņiem patīk, ka tur ievada skaidrus un kā viņi tur krīt izcili grāmatveži finansisti. Es domāju, grāmatveži var būt vēl tādi finansisti globāli, kas māk strādāt ar finansēm. Ļoti lieliski cilvēki. Pēc apģērba viņi ir diezgan korekti, tādi diezgan pelēcīgi, necili, viņi vispār neizceļās, un viņa vājā puse ir komunikācija. Šie ir tie vairāk introvertie cilvēki, kuriem socializēties, vai tāpēc sēž pretīm, socializēties īstenībā, tā ir liela problēma, viņiem arī nepatīk, viņi ļoti labprāt jūtās savās tabulās vieni labi, tie arī ir programmētāji, un nevajag skatīties kā uz sliktiem, viņi jūtās tiešām labi. Viņi visu aprēķinās, viņiem visu vajag racionalizēt, visu vajag optimizēt, ka viņi jau paši kļūst par vērtu kam, kā jūs domājat, sākās optimizācija. Viņiem racionālā dzīve paliek tikai kā vienīgais, un viņiem īstenībā viņi ļoti garlaicīga ir. Un tie ir tie cilvēki, kas visbiežāk domā tā, nav cilvēks, nav problēma. Es ir dzirdējuši tādu teicienu. Uz šiem cilvēkiem, ja patiesi aktīvi, tad viņi skatās, klauni, viņš vispār brīdiem nedomā, kāda dievas zagas. Viņš ieliek peļas mašīnā vienu blūzīti, un tad viņi 5 kilogramu griežās, tur ir totāls disbalans, iztērē elektrību, ūdeni, un to blūzīti, tas cilvēks atkal, es pēc tam pateikšu, trauku mašīnā, tas būs obligāti, viņš teiks, kritizēs, kā tu vienu šķīri vēl nenotīrītu ielikt trauku mašīnā, viņi taču paredzētu, ka tur stāv šitik trauki, kā tu vienu šķīri, atkal tu esi izšķērdētājs, tu nemāki taupīt, saprotiet, Iesim tālāk, kā viņi izskatās, komunikācija ļoti vāja puse, arī šiem cilvēkiem ļoti, ļoti grūti, ne tikai viņi neies uz skatuves un neuzstāsies, bet īstenībā viņi diezgan lieli kritiķi, viņus daudz ko skatās ļoti kritiski, un daudziem cilvēkiem apkārt uz šādiem cilvēkiem kādreiz ir tā, ka viņiem pat negribās būt klāt, jo viņi ir tie, kas tos spārnus pat ļoti kritiski apgriež. Ja ir kādreiz laba ideja, kā mēs runājām, ka tā ideja jābūt sapnim, Paga, beigts te man sapņot, kur tu kā aizlidoja, mierīgāk, nolaidies uz zemes, Tad jūs pamaniet šādus cilvēkus, tad ziniet, ka viņi ir savā vietā, un bez viņiem nekā, tad redziet, ka ir tukšums. Viņi starp citu nekur nav Latvijā pēdējos 7-10 gadus, cik es zinu, viņi tā kā dinozauri izmirst. Es brīnos, ka šeit bija tie cilvēki, varbūt, tā, ka viņi tiešām nav. Varbūt, jā, bet viņi ir ļoti vajadzīgi. Šie cilvēki ļoti, ļoti vajadzīgi, jo ticiet man, pat Bībelē rakstīts, neviens cilvēks, labs saimnieks necels māju, kopš viņš nebūs aprēķinājis savus iespējas, Un tas ir normāli, ka cilvēki rēķina, jo ļoti bieži pāriem pie safīriem šie cilvēki, viņiem vajag blūzīt rītā uz pasākumu. Viņš tiešām ieliks redz mašīnā, viņam vajag tieši noguļēno blūzīt, viņam neinteresē, vai tur ūdens pavēlt, vai tur gaisma izslēgt, viņš vienkārši viņam ir mērķis uz blūzīt, jo tajā pasākumā tā ir liekas blūzīta, man bija labi beidzās, man ir obligāti uz to vajag. Un tāpēc šie cilvēki skatās uz to ļoti kritiski, un viņi nesaprot vispār tāds cilvēks izšķērdētājs var vispār dzīvot, kā klauns. Vajag, Ok. Tātad.
brīnišķīgi radīti. Labākie lielie pārdevēji, labākie ballīšu rīkotāji, tie, kuri mācēs sarīkot ballīti, izklaidēties un novākt ballīti un nebūs noguruši. Tiem, kuriem patīk tiešām iet sabiedrībā, kuriem patīk arī vairāk lielāki pulki, lielāki sabiedrības, kur arī pūļi, viņi tur jūtās labi. Viņi jūtās labi arī uz skatuves, ja viņiem labprāt patīk būt par māksliniekiem, patīk būt uzstāties, ievērīgi cienīgiem. Kā viņi ģērbsies? Viņi ģērbsies noteikti tā, ka tieši šitie cilvēki vairāk būs tādi, kuriem pulkstenis uz rokas ir skaists. Vienāk Smaragds saka, klausies, tu nesā pulksteni, viņš taču tev nerāda laiku. Viņš tā paskatīsies, kas tā par daļu? Īstenībā man vajag lapieši tas mūzikas, kā labs aksesuārs, saprotiet, jā? Un tāda ir kā būtība, ja tu nav tur smieklīga, tā ir būtība, un viņam tiešām neinteresē, cik ir laiks, bet viņam interesē, ka viņam ir labs aksesuārs. Un par to ir jāpriecājās, tādi viņi brīnišķīgi radīti. Tātad vēl tātad krāšņas apģērbs. Šeit var būt arī tā, ka ir, es vienu gan neredzu šobrīd ļoti krāšņi, ja? Tie varētu būt spilgti mati kādreiz, arī tāds izaicinošs apģērbs. Tie, kas noteikti izvēlēsies arī, ka modē būs tagad bija tā zeti, viena sarkana, viena zaļa, ja? Viņi noteikti to izdarīs, kaut gan šie cilvēki domās, ārprāts, ja? Tik lietišķi, ja? Ka tā, tas ir drausmīgi tā ģērbties, ja? Bet kā es teicu, labāk, ja? Dzīvesprieku baudītāji īstenībā dinamiski, kustīgi, dzīvespriecīgi, un no viņiem visiem būtu jāmācās, cik viņiem ir tā enerģija dzīvot, priecāties un nebūt kritiskiem, jo tāpēc viņi sēž ar šiem kritiķiem pretīm. Un jūs varbūt uz šādiem cilvēkiem, ja jūs tiešām esiet Patīs safīri, tad jūs skatīsieties uz viņiem, kā var tāds mūdis būt, kā vispār var sēdēt, visu laiku tabulās, visu laiku rēķināties, visu laiku palētā kaut kādā teikrakā staigāt, viņiem vispār interesē, kā viņš izskatās kādreiz. Viņiem tās renūzenes vien jau ir 20 gadus, un viņš vēl viņus nav nomainījis. Tā mēs mēdzam viens uz otru skatīties, ja, tas tā ārēji. Vājās puses, kā es teicu, šiem cilvēkiem drusciņi tā kā disciplīnas trūkums, un te ir vecāki, kuriem ir bērni, kur ir vecākiem, un šos cilvēkus, pedagogi, vecāki, es gan īstenībā godīgi sakot neredzu vienu izcilu safīru šeit. Bet viņi, ja te būtu, viņi ļoti daudz skolās ir, es braukāju apkārt. Bet viņi ir tādi visskaļākie, visneprognozējamākie, visspontānākie. Viņi būs tie, kas matemātikas stundā, kur skolotāji būs sausā matemātika, domās, ak, Dievs, tur ārā tāda dzīvība, putni dzied, tur jau šitas ir, viņš nevar, viņš vienmēr būs tas hiperaktīvais, kurš arī maziņš būdams, ja viņam ir cevišķi, gribas būt kustīgam. Viņš būs tas, kas jau vēros pie loga, viņš nevarēs nosēdēt matemātikas stundā, un tādu ļoti daudz tagad bērni ir, tāpēc vajadzētu domāt, varbūt sistēmai, ja kā apmācīt šādus bērnus, lai viņi arī varētu nosēdēt stundā, un varbūt vispār to programmu pilnveidot. Lūk, tie būs tie cilvēki, kurus nevajag laust. Un te ir vecākiem, ja jūs pamanat kāds savu bērnu, ja jums bērns satīrs, viņiem parasti istaba nav kārtībā, viņi var zina tajā nekārtībā, kā savu tonī atrast, jo viņiem tā sava nekārtība ir zināma kārtība. Viņi ļoti protestē uz to, ka vecāki nāk rakņāties par viņu mantām un saka, ka ir nekārtība istaba un izrāda pretenzijas. Un tad ir viena fantastiska frāze priekš vecākiem, ja kāds sadzirdēs, ka viņiem ir visvajadzīgākā motivācija ir novērtējums, nevis nauda, un ka viņiem tas novērtējums būs tāds. Tev šodien viens no maniem tādiem, kā saka, teicieniem tāds, ka ja viņam tā istaba nekārtīga, tur ienāc iekšā, tu pamani to, kāds šodien par to runāja, ka mēs nevis fokusējamies uz to, kas ir slikts, bet fokusējamies uz to, kas labs. Un pamanīt tajā hausā to, ka, wow, tev apakšbikses nav uz lapas šodien, bet viņas ir zem gultas. Tu esi ticis uz priekšu jau, tu esi tev panākumi. Jūs tagad smejaties, kad es jums izstāstīšu, un vēl tas ir novērtējums, ja, kad viņiem, viņš kavē vienmēr šie cilvēki, viņi parasti stundas kavē, viņi kavē randiņus, viņi kavē tikšanās, viņiem, ja, viņiem taču nerāda laiks pulksteni, viņiem taču ir aksesuāri tikai, ja. Un, ja viņam pateiks, kad klausies, jā, iesiet ar viņiem, tikties, paņemiet līdz labāk telefonos, tagad var sēdēt agrāk, teicis kompjuterī, jūs varētu kaut kāds labs lietas izdarīt, jo viņi kavēs vienmēr. Bet, ja jūs viņiem pateiksiet, klausies, pagājušreiz tu nokavēji 30 minūtes, šodien 10 minūtes, malacis, kas ar tevi noticis? Tu esi labs, tu esi vislabākā versija, kāds tu esi. Tu tiešām māti, ja?
Un saprotiet, kas brīnišķīgākais pēc tam, kas notiek ar šo bērnu, viņi māk tādā veidā novērtēt, ka solīti nevis kritizējot un akmeni, kolonējot uz galvas virsū, jo, kā es saku, ja koks ārā aug, tad mēs viņam neliekam akmeni virsū, lai viņš neaug. Jā, mēs viņam katru rudeni novācam lapas un vēl, ko mēs tik nedaram, un priecājamies. Ja, bet bērniem šādiem te aizrādījumiem ar tādu kritiku, starp citu 13 killeri būs nākošajā 31. maija nodarbībā. Ar šo mēs tiešām šos bērnus pataisam par tādiem cilvēkiem, kuri pieaugot kļūst depresīvi, apātiski, viņiem pazūd vispār interesi par dzīvi dzīvot, jo mēs viņus taisamies padarīt ērtus, ērti ierobežojumus, un ļoti daudz bērniem nodaram pāri. Tāpēc arī bērni pārmanto, pēc tam arī viņi savulēks, iekšā tā sautina. Tāpēc mācāmies vien otram teikt tādu labāku novērtējumu, un šie cilvēki ir tiem, kuriem novērtēs bērnu noteikti. Un tagad iesim pie tiem līderiem dzimušajiem. Tātad, rubīni, dzimuši līderi, ārēji, jā, viņi būs tie, kas īstenībā izvēlēsies rotas lietas, ja, ka viņiem nebūs tāda lētāka bižutērija, viņiem vienmēr būs zelts vai vismaz viens uz visu mūžu vai dimants, bet viņiem nebūs nekad, ka viņi mēģinās tās rotas mainīt tāpat kā apģērbu. Viņiem ir ļoti būtiski tomēr, lai viņiem ir tas uzvalks ar kaut kādu vismaz kaut cik brendu vai zīmolu. Viņiem ļoti svarīgi būt spožiem, viņiem būtu ļoti svarīgi, lai, teiksim, viņi arī labi izskatītos, lai viņus sadzirdētu. Tie ir cilvēki, kuri patiešām ir dzimuši līderi, kuri ļoti dinamiski, kuri varētu uzņemties atbildību un dibināt biznesu, iet politikā. Viņam Dievs ir devis visu, lai viņi tiktu uz priekšu, lai viņi savā, kā saka, tajā rubīnismā spīdētu un izceltos, un viņi arī Dievs viņiem devis īpašu drosmi, īpašas spējas, jā, labākie uzņēmēji, labākie politiķi, bet šiem cilvēkiem ir visvairāk vājās puses, kā ja viņiem ir, teiksim, kaut kāds perfekcionisms, ja viņos ir kaut kāds, tāda, pret šiem cilvēkiem, ja kā viņi uzskata, ka tu esi dienas zagus, tad tas atkal cilvēks viņiem ir pārāk lēns, ja tad tie ir pārāk ilgi domā un rēķini, tikmēr, kamēr viss ir sen jau aizgājis garām gar degunu, ja, tad viņiem tāds ļoti kritisks un nežēlīgs skatiens pret viņiem, un ja viņi ir perfekcionisti, tad viņi ļoti ātri var izdegt, viņi ļoti ātri arī var, jūs ziniet, kas notiek, kad cilvēki izdegt? Tad, ja viņi sāks lietot kaut kādus dzērienus, viņi nedzers kaut kādu vieglu vīnu glāzi vai atšķaidītu vīnu. Visdrīzāk ķersies arī alkoholiem stipriem dzērieniem klāt, jo viņi ar savu dzīvi nevar tikt galā. Tu ticiet man, mums ir ļoti daudz jāmācās, ja mēs esam patiesi rubīni, tādi iedzimti un perfekti, tad mums ir jāmācās visvairāk no visiem pārējiem un arī no visiem pārējiem visvairāk. Mums ir jāmācās iemīlēt tie cilvēki, kas šķietam ir pārāk lēni, kā gliemeži, ja, kad nesaprot viņi, cik reizi jāskaidro, vai tiešām muļķis nesaprot, es jau runāju arī no vecāku viedokļa. Ja. Mums liekas tās perfektās mātes, ka viņas ļoti palīdzoši saviem bērniem ir, jo viņas ļoti kārtīgas, viss istabā viņām redz baltas sedziņas, visi mūžīgi nospodrināts tīrs, ja, teiksim, un kad, kāda var būt kārtība, kad ir bērni, sevišķi mazi, ja, un ka viņas jau tos bērnus māk maziņus jau, kā saka, taisīt, es nezinu par ko, lai tikai viņi varētu izpildīt kaut kādas prasības, kuras pat viņiem sapņos nevar rādīties atbilstoši viņu vecumam. Un tātad, jā, viņiem visvairāk jāmācās, tāpatās jāmācās ir šie cilvēki novērtēt, ka viņi arī vairāk viņu naudu varēs saskaitīt, sarēķināt, jo arī ar to matemātiku nemaz tik labi tiem līderiem neiet. Tātad visām pārējām darba šķirtēm varētu teikt, ka šiem cilvēkiem īpaši jāmācās tieši no viņiem, jāuzticās, jānovērtē, un tad arī viņi varēs uztaisīt sev vislabāko komandu un būt patiesi līderi tie, kas tiešām māk vadīt to komandu, jo es redzēju tādu video filmu, kur bija tādi sunīši, kuri atnāca pie avota padzerties. Un tas viens bija tāds, kurš pieskrēja pie tā avotiņa, uzrūca visiem pārējiem, kas tur skrēja. Pirmais padzērās, un tad tie visi tur trīcēja pie tā avota, un tad apmēram pagāja malā, un tad tie pārējie tur padzērās. Un otrs bija tāds, ka atskrējies līderis, īsts suns, alfa suns, alfa suns. Viņš izsita ķepām to ledu. Līderi paslēps visu vilnis. Un nostājās, un tie visi apstājās, padzērās pie dzīvnieki. Tad bija pārējie padzērties, tad
līderi arī pašpatējās. Nu tātad, un izdevies mammas un tēti, kas ir perfekti līderi, viņi var arī ļoti daudz nodarīt pār saviem bērniem. Kā jau es teicu, šiem viņi skatīsies kā uz plāniem, ka tur vispār disciplīnas nav un kārtības nav un tikai būs kritika. Šeit būs tie cilvēki, kas būs pa lēnu vienmēr un pa apdomīgu un neskapēc vienmēr. Un šeit būs atkal tie cilvēki, kas mērīja 10 reizes, nu ko 10 reizes izmērīja, redz, tikmēr mērījis, vai izdarījusi. Ja? Kāpēc es to tik labi varu izstāstīt par šiem cilvēkiem? Tāpēc, ka es esmu arī bijusi tajā pusē un es esmu dzīvē izgājusi to ceļu tā, ka es esmu tik daudz mācījusies un tikai tagad savos 50 cik gados es esmu sapratusi īstenībā, cik svarīgi ir, ka mēs sevi pazīstam, mēs sevi iepazīstam vispirms, kas mums tur iekšā dzīvo, kas mani motivē, kas mani interesē. Un īstenībā es sāku arī sadarboties. Es sāku nevis cilvēkiem uzstādīt savas prasības, bet es sāku cilvēkus novērtēt. Es sāku pieņemt tādu, kāda viņi ir pēc motivācijas. Un ticiet man vairāk cilvēki grib sekot nekā tad, kad es viņus tā kā ļoti daudz skolotāju mēdz darīt. Ja? Mīlēt, cienīt, pieņemt otru, un tad jau arī tevi mīlēs, cienīs un pieņems. Es ceru, ka jums ir interesanti, ko pārdomāt. Kādi jautājumi? Būtībā nē, cilvēks, kas būtības tā īsti nemainās. Viņš var pieaugt, un šeit jau visvairāk šiem ir jāmācās, viņš var pieaugt, un tad arī viss apkārt mainās. Bet es domāju, nē, tas dzinulis paliek tieši piekrītiet, sajūtāt, bet vai jūs tiešām esiet uz savā vietā? Jā, starp citu par stūrīšiem. Ir tie stūrīši, viņi draudzējās. Jūs nepavēlti, man viens stūrīts neatkārtojās. Ja teiksim, tie rēķinātāji šiem, manā uztverē šie tādi ļoti prātīgi un tādi tiešām atbildīgi cilvēki. Jā, bet viņiem varbūt tā prieka pietrūkst. Paskatieties, tur ir tādi cilvēki, kas arī ir tādi prātīgi, bet priecīgie. Šeit jau būs tie priecīgie, viņi jau būs izaicinājumi dzīves. Ja, sapratāt domu? Šeit jau būs, kurus sauc par tādiem īstiem cilvēkiem, ja viņi šeit ir, ja, kuri arī, zinu, ka biznesā ir jārada ideja, bet tur arī vajag finanses, tur arī kāds viņi neklimos šitai tuvāk. Tā ka viss ir tādā krāsā, tas viss nav 100%, bet tā pa vēl te arī nekas nav, ja, sapratāt? Tad ir tie stūrīši, kas arī sastiežās un draudzējās, ja. Lūdzu, nebūs jautājumi. Nu, kāda negribās pārsēsties? Nē, es atnācu šeit, jo tur gribēju garā rinda. Godīgi sakot, ja es varu tā jūs sauc. Lilita, viņa sēž pareizi, jā. Kāpēc tu tās saki par sevi? Nē, es tās nejūtu. No malas varbūt kur jau saka, ka es pareizi sēžu. Jā, varbūt arī tāds, zin kā, mēs jau arī sevi brīžiem, citi pārvērtē sevi savas spējas, bet citi joprojām nenovērtē. Un tad arī, teiksim, šie cilvēki parasti tā, kuri daudz tā kā nemīl lepoties par sevi un par runāt. Viņi drīzāk tā kā zemāk novērtē. Šiem cilvēkiem brīžiem tendence tomēr ir novērtēt sevi tā labi vai kādreiz arī paaugstināt. Ja, bet jā, viņi ir perfekti, bet ir jau veselīgi. Ir līderi vajadzīgi, kā es teiktu, tas sunīts, ja, kurš mācēs citus paēdināt un pašam un vienmēr viņam būs ko ēst un viss pabarot, vienmēr viss notiks un vairosies. Vēl kādi jautājumi? Visām tā jautājumi. Nē, es gribēju teikt, ka es esmu, nezinu, vai tas ir iekšējais konflikts vai kā, bet kaut kur es esmu tā procentālā, procentālā daudāk 70 pret 30. Un šeit es domāju, ka ir tas, ka nospēlēt tas iekšējais nodoms un motivācija. Viņi iekšēji ļoti sajūta tādu impulsu ļoti spēcīgu, bet gribot negribot kļūst par to līderi, lai nestu to savu ideju tālāk nodot un aiz sevis vēstu tos cilvēkus, kas ir šim nodomam tavam. Ja, tā vairāk palīdzēt, bet tu saproti, ka tev arī jāuzmanās tā atbildība, lai kaut kādu savu nodomu nestu tālāk. Un šajā gadījumā droši vien, ka tas, kas esmu šeit, te arī izpaužās tādā variācijā. Tā kā
kaut kādas tās kombinācijas arī pretēji var notikt. Ja drīkst es tev vēl tādu, bet ja tev būtu 2 cilvēki, ļaunas un nevar viens parādu, 2 nevar būt. Un ja tev vajadzēs, ja tev būs kāds spiedīgais, piemēram, es būšu ar tevi, mums būs vai ļoti grūti, vai mēs nevarēsim kopā, un tu varēsi būt zem manis. Tur ir tā piekrīt. Es tev piekrītu, tas, ko es vēl nepateicu, tad man tika dots vārds, ka ļoti svarīgi saprast savu vietu hierarhijā. Un tas ir arī ļoti tā kā par vecākiem bērniem. Mums dažkārt mēs saskatāmies tos spožos piemērus, kā ļoti forši būtu, ja mans bērns tur tagad būtu jau kaut kādā padomē sēdētu vēl kaut ko, bet viņš it kā nav tam radīts. Nelikt viņu ne augstāk, ne zemāk par to, kas viņš pēc būtības ir tā kā tādā dvēseles briedumā, enerģijas līmenī, ko viņš var izturēt. Jo mums katram tā kapacitāte ir ļoti dažādas. Bet eksperiments Universe 21 saucās. Jā? To ir vērts paskatīties. Tikko mainās situācija kolektīvā, mainās arī lomas. Un iznāk citas tās personības mums ārā. Ja? Jo atkarībā no tā, kurā vietā mēs atrodamies tajā hierarhijas plauktā, teiksim. Bet es šeit runāju tikai par iedzīto to, kas ir pēc visākumā izaicinājums. Ja? Tev izaicinājums nebūs drīzāk, tev būs citādāk, bet te ir tieši tas riskēts. Izaicinājums kā garša sākotnēji. Jā, man ir interese tieši tāpēc, ka es to nezinu, man tas ir liels izaicinājums. Vai šeit cilvēks gribēs būt izaicinājumā? Drīzāk nē, viņš nekonfrontēs, viņš nebūs, viņš drīzāk beigs no tā, bet viņš labprāt sagaidīs, ka būs kāds no tiem patiesajiem līderiem, pozitīvs arī domāju līderis šobrīd, ja? Viņš gaidīs, ka viņu uzaicinās, viņu novērtēs un viņi abi kopā ļoti labi strādās. Es domāju, to iedzīmi, to pamatu, pārējais, protams, lomas sociālais piekrītu, ja? Bet tas ir tas iekšējais, kas ir no dzimšanas, kā es sākumā teicu, kad taurīt. Man nevar, man grūti būs, ja nebūs man dzīvē izaicinājumi, man visu laiku neies. Es esmu projekta attīstītājs, principā, ja par sevi pastāstīt. Es nevarētu sēdēt vienas, 2 nedēļas no 8 līdz 5 nekur, lai cik man būtu interesanti. Ja man jau tā doma vien, ka man ir kādam jāsēž, es esmu iešu visu cauri. Jo lielāks izaicinājums, jo tā atbildība mana aug, es palieku atbildīgāks par šo momentu, ja? Sapratīju, ko domā? Tā ir tā pirmatnējā, sauksim viņu par pirmatnējo potenciālu psiholoģisko, kur mēs katrs iedzīmstam ar to tieši, ko jūs sajūtāt. Es jau nezinu, cik kurš šobrīd gatavs sajust, bet es to sapratu 100%. Un par tiem baļiem ļoti labi, vai ne? Jā, lūdzu. Man ir pārdomas. Jā. Sīkās drīkst, ja? Lūdzu. Man ir pārdomas, jo es visu klausoties, man patīk riskēt. Es esmu līderis, man patīk ballītes, un tajā pašā laikā, ja man naktī piezvanīs, es skriešu un neprasīšu. Ar cipariem es īpaši nedraudzējos, bet man ir kas saskaita ciparus, jā. Jā. Un tad ir tas jautājums, vai šis, es nezinu, kā jūs viņu sauc, tipi vai rakstura kopumi, vai viņi tā kā nemiksējas. Ļoti. Jā, jo es varu visās vietās sēdēt. Viss miksējās. Mēs par dzīvi īstenībā katrs esam no šitā čekstūra, katrs savā, un mēs varam pārvietoties. Procentāli ir 100%. Mēs esam gan līderi, mēs esam gan palīdzētāji, gan viss pārējais, gan ballīšu variants, gan viss. Absolūti piekrīt. Ja ir matemātika, tad loģika pieslēgsim. Ja ir 100%, tad ja mums ir 4, tomēr tā nosliece, ir tīrā matemātika. Cik ir 26, 27, kaut vai pārsvars, un vēl padomāt par to stūrīti. Es esmu 100% pārliecināta, bet tas ir pierādīts ar sen ar empiriskiem pierādījumiem, ja es būšu ar to motīvu iekšā uguntiņu, kura man tomēr būs tā dominējošā vai prioratīvā, sapratāt to domu, tad es neiešu pret sevi.
Bet ļoti bieži te ir tas ģimenei draudzīgā vide. Ļoti bieži vecāki, viņi to nezin, viņi nemāk arī ar to bērnu komunicēt. Ja tas tētis būs racionāls, kurš nemāk komunicēt, viņš nekad dzīvē neiemācīsies būt ļoti empātisks. Viņam to Dievs nav devis. Bet viņš fantastiski ģeniāli reiķinās Excel tabulas, ja? Visdrīzāk viņš nevarēs bērnu emocionālo sfēru izzināt, lai viņu padarītu atkal emocionāli laimīgu to savu bērnu. Protams, tas viss ir izcināms, bet es par to, teiksim, ja pirmatnējais cilvēks, tas sajust to pirmatnējo uguni, kas tevī deg. Vēl es varu labāk pateikt matemātiski. Viss ir mūsos, absolūti viss ir mūsos. Viss ir mūsos. Tāpat kā starp citu arī visi 9 vai cik tie nāves grēki, kā katoļi saka arī, tas viss arī mūsos, lai mēs varētu vispār eksistēt un dzīvot, ja? Tikai, kā tas var aiziet. Bet saprotiet, bet te ir svarīgāk sajust tieši savu, un nedod Dievs laust bērnus vai sevi iedomāties, ja man, teiksim, piedāvā naudu, un tad es tagad domāju, ka es varēšu pie 5000 sēdēt kaut kādā birojā un programmēt. Netaču, ja? Sapsināt, par ko tas stāsts ir. Jo ātrāk, jo labāk, un arī bērnus nelaust. Tā, un tagad mums ir pienācis noslēdzošais, kur man glada ir. Mums ir, un tagad variet izvilkt telefonus pirms pusdienām, un te ir redzēt, nesteigieties, un te ir QR-kods vecākiem un QR-kods bērniem. Es aicinu visus dot atgriezenisko saiti, lai mēs varētu arī novērtēt, cik vērtīgs bija pasākums, jo jūsu viedoklis maina lietas. Ne jau mēs, kas te priekšā runājām, bet mūsu viedoklis kopā maina lietas. Tāpēc noskanējiet un atbildiet uz tiem dažiem jautājumiem, novērtējiet, cik šādi ģimenei draudzīgie projekti ir svarīgi un cik tādi būtu vēl jāturpina veidot. Tātad paldies tie, kas noskatījās tieši saistē. Es vēlreiz gribu pateikt, ka arī viss būs pēc tam pieejams, būs video ieraksts. Mēs varēsim izsūtīt jums, kas bijāt klāt. Jūs varēsiet arī dalīties ar tiem cilvēkiem, kas varbūt netika. Tātad paldies, kas ieradāties, paldies visiem. Šobrīd ejam pusdienās lejā un 2 gaidu jūs šeit ar visiem pārējiem īpašajiem lektoriem, ekspertiem, grupu vadītājiem, saucam kā gribam. Tiekamies šeit un 2 sadalīsim grupiņas, kur reāli dzīvē piedzīvosiet vēl kaut ko vairāk nekā šeit. Sapratāt domu? Jā. Reāli ar Santu, ar mani, ar otru Ingu. Jums būs iespēja uzzināt, kas ir atrunas, kuras neļaus sasniegt sapņus. Santa tur vispār brīnums taisīs. Es nemāku pastāstīt, viņa labāk pastāstīs. Un es, protams, būšu ar jums, un es arī varu turpināt to motivāciju. Man ir līdz visādas labas lietas, spēles, ko mēs sarunāsim, ko mēs tajā stundā vislabāk darīsim. Paldies, un tiekamies 2. Atā visiem! Atā!